Labrīt! Tā ir 10:10. Es domāju, sāksim. Ja kāds vēl pievienosies, tad pievienosies. Labrīt! Prieks jūs visu šeit redzēt. Es esmu Edīte Bisniece, pārstāvu Būvniecības valsts kontroles biroju, bet šodien būšu jūsu šī pasākuma un vēlāk arī diskusijas moderators. Ceļā uz viedāku pārvaldību mums jau sāk veidoties par tādu kā semināru ciklu. Pagājušajā rudenī mums bija 2 semināri arī tieši par energo pārvaldības ieviešanu, bet pašvaldībās. Un tagad vasarā, saņemot arvien vairāk jautājumu par to, ko darīt, kāpēc darīt, sapratām, ka ir jāturpina. Un tāpēc šodien esam šeit, vairāk ar fokusu uz valsts pārvaldi. Bet pirms mēs sākam par tām praktiskajām lietām, ko un kā darīt, es aicināšu atklāt šodienas semināru Klimata enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietnieci enerģētikas politikas jautājumos Līga Rozentāle. Labrīt, cienījamie klātesošie. Liels paldies Būvniecības valsts kontroles birojam par, varētu teikt, jau tādu tradīcijas turpināšanu ar šo semināru, diskusiju, lai atkal veicinātu izpratni par to, kas tad mums ir tāda viedā energo pārvaldība. Pēdējie pāris gadi ir bijuši diezgan izaicinoši enerģijas cenu ziņā. To noteikti jūs visi savās iestādēs esat izjutuši un mēģinājuši dažādos veidos mazināt savu enerģijas patēriņu. Jo faktiski jau tas šķiet bija 2015. gads, kad tā laika Eiropas komisijas viceprezidents Marošs Šefčovičs, viņš bija atbildīgs par enerģētiku, un viņš teica, ka vislētākā enerģija ir tā enerģija, ko mēs nepatērējam vispār. Un šajos pēdējos gados faktiski šī atkal ir ļoti nopietna aktualitāte patērēt to enerģiju mazāk vai vismaz efektīvā veidā. Un tajā brīdī, kad tās enerģijas cenas bija ļoti augstas, tad, protams, ka gan valsts pārvaldes iestādes, gan citas puses centās atrast visādus sašos risinājumus. Vai tā bija šiltīt pie lifta ar aicinājumu kāpt pa kāpnēm, vai tas bija aicinājums strādāt no mājām biežāk, bet tie bija tādi ašie risinājumi, jo patiesībā mēs jau nevaram apgalvot, ka tas, ka mums ir šiltīti pie lifta, nozīmēs, ka kāds nebrauks ar to liftu, vai, piemēram, tas, ka tas darbinieks neieslēdz to lampu kabinetā, nenozīmē, ka viņš mājās strādās tumsā. Līdz ar to tā ir problēmas pārvirzīšana. Un tāpēc mums ir jāstrādā pie viedas pieejas šai energo pārvaldībai. Un energoefektivitātes likums jau mums ir sniedzis šādu iespēju ar energo pārvaldības sistēmas prasībām. Un no klimata un enerģētikas ministrijas puses skatoties, tas ir efektīvs rīks, kādā energo auditors izvērtē, kāds tad ir jūsu enerģijas patēriņš, kāda ir jūsu energo bilance, un izveido labu plānu jums energoefektivitātes veicināšanai savā iestādē. Un, protams, ka jūs noteikti esat jau strādājuši pie tā, lai jums būtu, piemēram, ēku renovācija jūsu iestādē. Un tas ir lieliski, bet ēku energoefektivitāte nav viss. Ir jādomā arī par patēriņu samazināšanu, par, teiksim, piemēram, skatoties uz efektīvu apgaismojumu, uz elektroierīču izslēgšanu, tad, kad mēs viņus vakarstundās nelietojam, uz transporta līdzekļu efektīvu izmantošanu. Un, protams, daudz citu risinājumi. Un līdz šim privātais sektors ir bijis tas, kas uzņēmies to galveno rūpi, pūles, ieguldīs investīcijas, bet mums kā valsts pārvaldei, publiskajam sektoram, mums ir jārāda priekšzīme. Un mums ir jābūt tiem, kuri parāda, kāda ir labā prakse, parāda to, ka tas ir labi, ka tas ir vajadzīgs. Un es ceru, ka jums šodienas seminārs gan ar prezentācijām, ko jūs dzirdēsiet, gan ar piemēriem no pašvaldībām, parādīs šo labo praksi, un jūs paņemsiet to līdzi uz mājām, uz savu iestādi, un spēsiet arī efektīvi turpināt ieviest energo pārvaldību un rādīt arī tālāk jau tad privātajam sektoram būt tā priekšzīme, kā publiskais sektors to dara. Lai jums viss šodien izdodās. Paldies, liels! Paldies, Līga! Un tagad vārds Būvniecības valsts kontroles biroja direktorei Svetlanai Mjakaškinai. Labdien, cienījamas dāmas un godātie kungi! Paldies, ka šodien esat klāt, lai mēs kopā veidotu ceļu uz viedu pārvaldību. Un ar viedumu
it īpaši enerģētikas jomā, mums ir jāsaprot ilgspējīgu resursu pārvaldību. Tā mēs nonācām līdz konceptam, kas ir ilgspējība. Un bez ekonomiskiem, tehnoloģiskiem un vides aspektiem ilgspējībā arī ietver sociālo aspektu, un tā ir paradumu maiņa. Un paradumu maiņa ir ļoti garš, ilgs, smags ceļš. Un es novēlu katram no jums izturību, uzdrīkstēšanas, spērt šo soli, lai mēs kopā varētu nonākt līdz ilgspējīgai resursu pārvaldībai. Paldies, ka esat klāt. Es aicinu šodien jūs aktīvi iesaistīties diskusijās, uzdot šobrīd visus jautājumus, kas jums uz sirds, lai mēs pēc kāda laika varētu atskatīties uz paveikto un ar gandarījumu novērtēt to, ko esam sasnieguši un kādu rezultātu varētu arī izbaudīt mūsu nākamas paudzes. Paldies! Paldies! Un tā kā šodienas galvenā mērķa auditorija mums ir valsts pārvalde, tad aicināšu arī valsts kancelējas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos Ievu Līpķenu. Lūdzu. Labrīt, klātesošie kolēģi un visi tie, kas šo semināru vēlāk skatīsies arī attālināti. Man tiešām liels prieks, ka arī valsts kancelēja tika uzaicināta šodien, jo darba vide ir viens no mūsu arī aktuālajiem tematiem. Un kā zināms, darba vide ir viena no jomām, kas pēdējos gados ir piedzīvojusi dažādu ārēju apstākļu dēļ, arī visā pasaulē piedzīvojas ļoti plašas pārmaiņas. Gan tehnoloģija attīstība, darba vides digitalizācija ir tie apstākļi, kas ir ļāvuši arī valsts pārvaldei ieviest savā darba kultūrā attālinātu un hibrīdu darba kultūru. Un, protams, ka savā ziņā jauna pieeja darbam ir un strādāšana attālināti ir samazinājusi noslodzi birojiem, kas savukārt kopā jau ar minētajiem energoresursu cenu kāpumu minēja par ātriem risinājumiem, bet ir iestādes, kas arī, protams, domā ilgtermiņā un par tādiem nopietnākiem risinājumiem, kā efektīvāk pārvaldīt biroju telpas. Un arī valsts kancelējai, skatoties uz šo aktualitāti, šā gada pavasarī apstiprinātajā valsts pārvaldes modernizācijas plānā, viens no mērķiem ir veidot mums valsts pārvaldē šos te kopīgos vienotos birojus, viedu darba vidi, kurā tad varētu ievērot ne tikai energoefektivitātes prasības, bet arī domāt vairāk par darbinieku labbūtības jautājumiem. Mēs šobrīd šeit atrodamies netik sen celtā ēkā, kurā arī augstākajos stāvos ir valsts nekustamie īpašumi izveidojuši tādu, iepriekš mēs to saucām par nākotnes biroju, tas vairs nav nākotnes, tā ir tagadne viedos birojus, bet tomēr mēs zinām, ka lielākā daļa no valsts pārvaldes iestādēm strādā novecojošās ēkās, tās atrodas diezgan izklaidus viena no otras, un to tehniskais stāvoklis droši vien jums labāk zināms, ka nav no tiem labākajiem. Un visam tam atbildot, tad valsts kancelēja kopā ar valsts nekustamiem īpašumiem jau kādu laiku, un arī, protams, ar valsts pārvaldes iestādēm strādā pie šiem te jauniem risinājumiem, bet mēs neesam tādi unikāli, mūs arī daudz citas valsts, un arī, protams, mūsu ziemeļu kaimiņi, Somija un Zviedrija līdzīgas iniciatīvas jau ir uzsākuši. Un arī iet uz to, ka viņi veido vienotus birojus, kurā vienās ēkās ir vairākas valsts pārvaldes iestādes. Tas dod iespēju ne tikai energoefektivitāti palielināt, bet arī uzlabot darbinieku labbūtības jautājumus. Un arī vienu no lietām, kas mums valsts pārvaldē bieži vien pieklabo, savstarpējo sadarbību risināt gan kolēģi starpā, gan arī dažādi iestāžu starpā.
Līdz ar to man ir liels prieks, ka šīs notiek ne tikai diskusijas, bet arī reālas darbības, un lai izdodās, un kopīgi mēs visi varam domāt par to, un arī izdarīt to, lai mums visiem ir tās modernās, ērtās vidus, kurās strādāt, jo jāatcerās, ka tas ir arī darba devēja tēls, un ja mēs kā valsts pārvalde domājam par savu tēlu, it sevišķi konkurējot ar jauniem talantiem no privātā sektora, tad arī darba vidē ir ļoti liela nozīme. Paldies! Paldies! Tagad tad pāriesim uz tām praktiskajām lietām. Kāpēc, ko darīt un kā darīt? Un kā pirmo es vēlētos aicināt, lai mums izstāsta par energopārvaldības sistēmu un tās lietotājiem Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta direktori un profesori Dagniju Blumbergu. Labrīt! Ko es gribētu jums izstāstīt? Es gribētu sākt ar to, ka jums var šis tagad teorētiķi un tagad stāstīs par lietām, ko nevar ieviest. Bija tāds brīdis, kad gāzes cena pieauga, un tajā brīdī Rīgas Tehniskā universitātes administrācija nolēma, ka mācīsimies attālināt, visi sēž mājās, un tādējādi mēs ietaupīsim enerģiju, jo uzliekam uz dežūru režīmu visas ēkas. Mums izdevās pārliecināt, ka fakultāte paliek, un mēs mācām studentus nevis attālināt, bet klātienējot. Es esmu pārliecināta par to, ka tikai klātienē iemācītam ir kaut kāds efekts. Un, ko mēs darījām, mēs steidzami uzstādījām alokātors, un jau iepriekš noprogrammējām, prasījām ar tev administrācijai, ka tas būs no ietaupījuma. Un pēkšņi tas pārvērtās pat daļai par tādu tā kā spēli, jo tāpēc, ka visi saprata, mēs esam tagad nolikti zem sitiena, būs nenormāls rēķins par apkuri, un tajā pašā laikā mums izdevās ieekonomēt ļoti daudz. Un faktiski tas ir ne tikai tehnoloģiski risinājums, ka staigājām uz ventkameru un skatījāmies, kuri ventilatori ieslēdzami, kuri izslēdzami, kurās telpās cilvēki nav, kurās ir, un sekojam tam būtiski līdzi. To visu varat izdarīt katrs no jūs savā iestādē, un varētu iedomāties, kā tad mēs varējām sarunāt savā starpā ar ēdnīcu, kā mēs varam sarunāt ar kolēģiem no citiem institūtiem, un tad arī koplietošanas telpas. Nē, tas viss ir tikai jautājums, ka, ja kāds domā līdz, kādam ir dators, kurā ir Excel tabula, kurā mēģina saprast, kas notiek. Tāpēc virsraksts manai prezentācijai ir tieši tā iemesla pēc, ka, ja mēs runājam par energopārvaldības sistēmu, tas nav viens pasākums, tā ir pasākuma kopa, bet visam apakšā ir cilvēks. Un energopārvaldība bez cilvēka motivācijas, bez cilvēka gribēšanas, nekas labs tur nesanāk. Un tāpēc es jums pastāstīšu faktiski par tā. Man teica, ka jāspiež uz to pusi. Uz leju. Aha, skaidrs, paldies. Un tāpēc es mēģināju apkopot to, kas tad faktiski ir šī te energopārvaldība. Tad, kad energopārvaldība sākās Ziemeļvalstīs kaut kur 90. gadu sākumā, un tas saucās demand side management, tur neviens enerģētiķis savā starpā sarunājot vienmēr lietoja DSM, un tas faktiski bija, mums tas bija vienkārši kaut kāds brīnums, kā tad tā var vienkārši ņemt un samazināt enerģijas patēriņu, domājot līdzi. Un tāpēc tagad es varu noteikti teikt, ka pirmām kārtām energopārvaldība ir uz zināšanām balstīta sistēma, uz ietaupījumiem balstīta. Latvijā ietaupījumi principā gandrīz nestrādā, jo katrs, kam saka, ja tu ietaupīs enerģiju, un kas, bet tu ietaupīs naudu, tur taču nekas, tur tikai niecīgi kaut kādi. Principā tas ļoti brīnumaini, bet ar to, ka ietaupa mēnesī
5 eiro par elektroenerģijas patēriņu samazinājumu vai 10 eiro ļoti bieži vispār nestrādā. Ekonomiskais pamatojums visam, protams, apakšā, un ja kaut ko iegulda, tad, protams, ir gribās zināt, kad to dabūs atpakaļ. Tehnoloģiskais nodrošinājums uzreiz, lai man neaizmirstās. Septembrī bija konferencē Aalborgā un ir atkal jauna lieta izdomāt, dāņi to un zviedriem tas rulē, un tas ir tā, ka tiekam skaidrībā, cik mājas spēja akumulēt. Tajā brīdī, kad saņemam ziņu, ka pēc 2 vai 3 stundām spīdēs saule, 3 stundas turam māju bez jebkādas siltuma padeves. Un mājas akumulācija spēja to izdarīt. Tur nekādu brīnumu nav, un tad, kad uzspīd saule uzreiz uzsilda šo te ēku, un līdz ar to, un tad ir jautājums, cik procents var ietaupīt. Principā tas ietaupījums ir sākot no kaut kādiem 3% līdz pat 10%. Ļoti vienkārši domājam līdz, ir sensors, ir ziņa no meteoroloģiskā dienesta, būs saule un aiziet uz priekšu, un tas ir, teiksim, ir jau tāds nepārāk dārgs pasākums, bet tā faktiski ir jaunā tehnoloģija. Tad par finansiālo nodrošinājumu, ja kāds saka, ka nav naudas un tāpēc nevar izdarīt, man liekas, ka nauda ir ļoti daudz, arī Latvijā ir daudz naudas, un par to liecina to, ka tik lēni iet energoefektivitātes projekti, kuriem daļu tiek atmaksāta no kādas programmas. Tas ir ceļš uz klimata neutralitāti, kas nevienam nešķiet interesanti, jo kas CO2 emisijas ienāca ar 0, tā īsti to aptvert mēs nevaram, CO2 nav kaitīgs, ir klimata pārmaiņas vai nav un tā tālāk. Nē, Latvija ir uzlikusi mērķi 2050. gadā sasniegt klimata neutralitāti. Vai mēs to varam? Jā, varam. Un varam visas nozars un visus sektors mudinot to darīt. Kas notiks, ja mēs to nedarīsim? Maksāsim soda naudas Eiropai. Un tad ir tas, ar ko es gribēšu nobeigt savu prezentāciju, tas ir stāsts par grūti sasniedzamo enerģijas lietotāju un kāpēc visi nav pozitīvi enerģijas lietotāji. Mums ir tādi. Tad par energo pārvaldību ir ļoti daudz tādi, kas uzskata, ka energo pārvaldība, ja negulda iekšā lielu naudu, tad jau tur nekas no tāda nav nekāda efekta un tā tālāk. Nē, tad ir tādi pasākumi, kur, un esmu ļoti bieži pat salīgusi ar rūpnīcu īpašniekiem par to, ka ka jebkurā uzņēmumā arī šobrīd ir iespējams 5 līdz 10% samazināt enerģijas patēriņu, neko neguldot iekšā. Mums ir arī pozitīvi piemēri. Ar vienu no uzņēmumiem mēs ar īpašnieku salīkām, dzerot vīnu, ka mēs gada laikā tas, ko mēs ietaupīsim 50% no ietaupījuma būs mūsējie. Un, jā, mūsu institūts mēs saņēmām 150,000 par 1 gada ietaupījumu. Tāpēc tas, ka ir jāgūt iekšā liels līdzekļi, nē, vienkārši ir jāmazgā katlis, jāmazgā siltummaiņi, jādomā par to, ka enerģijas lietas ir, ja tā ir kaut kāds autoklāvs, tad vākam jābūt cietu. Ļoti daudz elementāras lietas, par kuras pat dažreiz nevar izrēķināt. Un tāpēc vai ir vajadzīgi lieli ieguldījumi energo pārvaldībā tikai tad, ja ir izdarīt vispārējais. Un tāpēc tad iet un teikt, mums nav naudas, lai mēs kaut ko darītu. Nē, ir vajadzīga motivācija un gribēšana. Un kāpēc enerģijas ražotājiem vajadzētu guldīt iekšā energo pārvaldībā? Tāpēc, ka nav jābūvē jauni energo avoti. Ietaupam enerģiju, katls nesēdā ar pilnu jaudu, slēdzam klāt nākošos enerģijas lietotājs un aiziet.
Tagad tas, ko es jums izstāstīšu, mums ir bijuši, es nezinu, par energo pārvaldību, es mēģināju, braucot šurp saskaitīt, mums ir 16 projekti ir bijuši par energo pārvaldību, kur mēs esam gan ar uzņēmumiem, gan ar dažādos projektos, gan viens Horizon projekts, par to, ko var darīt tieši ar energo pārvaldību, kāds rezultāts iegūt. Es izstāstīšu jums par 2. Tas viens ir, šie te projekti, abi 2 vēl pašlaik tiek realizēti, un viens no tiem saucās Energo vienot. Tajā brīdī, kad Ukrainā iebruka Krievija, un mēs sapratām, ka ziepes būs ar energo sektoru, mēs uzsākām kampaņu ar to, ka ja mēs būsim energo vienot, ja mēs vienoti ar Ukrainu, tad mums ir jābūt energo vienotiem arī pašiem. Un pašiem jādomā par to, ka enerģijas patēriņu es varu arī kaimiņam iestāstīt, kādā veidā viņš var patērēt mazāk enerģiju. Un tāpēc mēs tagad es pastāstīšu, ko mēs tur darījām, un vēl joprojām jums ir arī iespēja piedalīties šajā te projektā piesakoties, un mēs jums varēsim arī nedaudz palīdzēt, lai jūs tiktu skaidrībā, ko jūs varat darīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Tātad, ko var izmantot no šī te projekta? Katrs no jums ir iesaistīties šajā te energo patēriņu mazināšanas platformā. Tad tur ir metodika energo audita veikšanai, un es esmu pret metodiku, kas ir pavirša, un tāpēc holandieši tos nesauc par energo auditu, viņi sauc par skautingu. Un latviešu valodā tā nav izlūka energo audits. Tas nav, es šodien klausies līgu, un domāju, varbūt, ka tas ir ašais energo audits, kur var iegūt tikai priekšstatu, jo energo auditors ir vajadzīgs tāds, un nekādā gadījumā uz šī ašā energo audita bāzes nedrīkst pieņemt to, teiksim, lēmums un arī ēkas akumulācijas spēju un tā tālāk, tur jārēķina profesionāliem. Bet to ašo energo auditu veicot, ļoti precīzi var saprast, ko es daru un kā es izskatos uz citu fona. Tātad bez tam ir energoefektivitātes pasākumu katalogs atrodams, kur to atrast, es jums tūlīt parādīšu. Un pats galvenais, ka mēs ieviesam marķējumu sistēmu, ka tie, kuri ir ietaupījuši, viņiem ir iespēja tādu plāksni pielikt pie savas ēkas, un ko mēs sapratām, ka biznesa cilvēku uzreiz noķēra to ideju. Es tad būšu labāks nekā konkurence, ja man ir šāds marķējums. Tāpēc izskriešu cauri tam. Tātad, ko tā ašā energo audita ir, jeb skautinga metodika ietver? Principā tā ir enerģijas patēriņu datu vākšana. Tad pēc tam, kad protams, ka ir no kataloga jāatlasa, ko varētu darīt, lai paaugstinātu energoefektivitāti, šos te patēriņu ietekmējušo faktoru identificēšanu, piemēram, man ir karsti kabinetā, bet es nevis to izjūtu, ka man ir karsti, bet es izjūtu, ka man nav gaisa. Jo, ja ir pa karstu, tad es tādu sajūtu, ka trūs gaisu. Ko tad mēs darām? Protams, aizsam vaļā logu. Un jo vairāk logu vaļā, jo lielāki zudumi, jo lielāki ziepes pēc tam ar rēķinu, kas pienāk par šo. Un tāpēc tāda veida dažādi faktori ir. Vienam liekas, ka 27 grādi tas ir vislabākais, kas var būt, un otram liekas, ka 18 grādi tas arī ir normāli. Un tāpēc, protams, ar standartu ir grūti, tad ja vienā telpā sēž 2 cilvēki, vienam pa karstu, otram pa augstu. Protams, tādā gadījumā vienkārši jātaisa ir telpu reorganizācija un jāsaliek kopā tiekam, jo ja tad, kad ir iespējams, un tagad jau gandrīz visur ir iespējams samazināt enerģijas padevi, tad, lai būtu komforta izjūta visiem. Ļoti svarīgi, kad salīdzina rezultātus, veikt korekciju. Un tā korekcija ir ļoti svarīga ne tikai klimata korekcija, jo viens gads siltāks, otrs augstāks, kā mēs varam salīdzināt gadu savā starpā. Varam visu izdarīt, ir pārēķina formulas, visu var izdarīt. Ko darīt ar ražošanas procesiem?
arī ražošanas procesiem ir tāpat var izdarīt pārrēķinus, lietot koeficientus un mēģināt savā starpā salīdzināt. Par to, ka saprast, kur tad es atrodos un kāds izskatās, es viņu sauc par līmeņa atzīmi, ir tāda, kas sauc viņu par meridiānu, tad vēl kaut citādāk, bet principā var novilkt tādu līniju, bāzes līniju, ko mēs sākam, jā, tas mūsu atskaits punkts, un tagad, ja mēs samazināsim, mums tā līnija ies uz leju, patēriņš samazināsies. Un protams, ka tad, kad ir šis salīdzinājums, tad tajā brīdī arī tie pasākumi, viņi nes līdz tādu pozitīvo. Var jums pateikt, ka mums fakultātē, tā bija, zinām, veida sacensība un sāncensība ar visiem pārējiem, ka mums izdevās uztaisīt tādu nenormāli lielu naudas, teiksim, ietaupījumu tieši pateicoties tam, ka mēs sekojām līdzi, cik tad tērē katrā telpā un kāpēc ir kāda telpa, kas aizejot nav izslēgusi dators vai atstājusi standby režīmā, vēl kaut ko tam līdzīgu. Un tagad, cik man likas, lūdzu pastāstīt par pamatiem, tad šī tā pamat ideja, kas faktiski ir nekas vairāk kā datora Excelis, un šī gadījumā tie zilie punkti rāda katras diennakts, te ir kļūda, nevis diena, bet diennakts, temperatūra, kāda ir bijis temperatūra un kāds ir bijis ēkas siltumenerģijas patēriņš, siltuma skaitītājs ēkā. Un ir tāda, kur tas jau automātiski nav pat nekur jāpieraksta, ka tas jau tiek uzskaitīts automātiski un vienkārši no šos datus var saņemt nemaz nebraucot nemēr. Ir tādi, kur vēl joprojām siltuma mēzgli, kuros katru dienu vienā noteiktā laikā, ja cilvēks aiziet un nolas, kāds ir skaitītāja rādījums, lai varētu sarēķināt. Tie zilie ir tie, kas bija pirms. Šis ir piemērs no Gulbens, kur mēs šo te energo vienotu kampaņu realizējām. Un kā jūs redzat, samazinot temperatūru siltuma mezlā par 1 grādu, izdevās iegūt šādu te ietaupījumu. Tikai 1 grādu. Un vai varēja vairāk? Nē, nevarēja vairāk, jo tajās reizēs, kad notika tikšanās energo vienotu kampaņas ietvarā Gulbenē, tad sanāca cilvēki un skaļā balsī auroja par to, kā ar kādām tiesībām pa 1 grādu samazināja. Man ir augsts, bet mums bija visur salikt telpās termometri, lai saprastu to, ka telpā nav mainījušies telpas temperatūras, tā kā mēs arī tos monitoringu tādu veicām. Un tā svarīgā ziņa ir tāda, ka šī ja es teiktu, tā ir līmeņa atzīme. Mēs novilkām līmeņa atzīmi tiem datiem, kas bija par 22. gadu. Un tad sākām atsevišķā krāsā ir tie, kas ir par 2023. gadu. Tie ir pārēķināti uz normalizētiem datiem, lai nebūtu tā, ka 23. gads bija siltāks līdz ar to, ko tad jūs varējāt salīdzināt. Nē, viss ir pārēķināts tie dati uz normalizētiem datiem, un tas svarīgais ir tas, ka starpības starp šīm te divām taisnēm viņas apraksta ar vienādojumu, un var pateikt, tātad kāds bija ietaupījums. Kāds bija ietaupījums pie -10 grādiem, šīs te punkts un šīs te punkts atskaitam vienu no otru, un jau var pateikt, kā ārā ir -10 vai -7 vai pie katras temperatūras, bet tas nevienam nav vajadzīgs, tas nevienu neinteresē, visus interesē. Cik tā gala rezultātā mēs ietaupījām, tātad tas ir šos taisnes apstrādājot vienkārši to nosaka, un tas viss ir ļoti vienkārši, tā nav nekāda raķešu zinātne. Te ir piemērs par elektroenerģijas patēriņu viesnīcai. Un tas grafiks ir interesants ar to, ka faktiski kā ir noslogots, jo vairāk noslogot tā viesnīca, jo lielāks elektroenerģijas patēriņš. Un šeit, kāpēc viņi parādīja? Tieši tāpēc, ka parādās
jauna lieta. Pēkšņi vienā no mēnešiem pēkšņi ir pieaudzis elektroenerģijas patēriņš. Un tajā brīdī tas ir tas energopārvaldības tas jaukums, ka tajā brīdī vienkārši jāmeklē, kas notikās. Un jāmeklē, vai atnāca kāds ar kaut kādu ģeneratoru un, piemēram, vai virpu ienes numurā un kaut ko zāģēja vai vēl kaut ko. Un gala rezultātā ir jautājums, kāds ir iemesls, jo, ja jūs paskatāties uz šiem te datiem, izrādās, ka tā taisni jau neietu tā, tad jau tā taisni ietu šitā. Un viņi tie dati vēl labāk korelētu un būtu vēl lielāks iespējas dabūt to nākošo līkni vai taisni, dabūt zem šīs te un atrast variantu, kas tad notika arī šeit. Un tas ir tas energopārvaldības pienesums, ka domājot līdzi, tur vajag tikai vienu cilvēku, kas Excelī ieraksta datus, nospiež pogu, lai tie dati ielēc grafikā, un viņš paskatās, izlic man tas punkts, interesanti gan, kas tur notikās. Tieši tāpat tas ir arī rūpniecības uzņēmumā, un tieši tāpat ir jebkurā institūcijā, jebkurā valsts institūcijā. Un tāpēc tas ir viens no ceļiem, kas ir, ja viens cilvēks būtu energopārvaldnieks un uzņemtos šo te sabiedrisko pienākumu savā datorā ielikt to Excel un pāanalizēt uzreiz, jūs jau varētu ziņot. Mēs esam taisījuši energoauditu arī ministru kabinetā. Ja es sāku stāstīt rezultātiem, tad viņi nebūs glaimojoši. Te ir vēl viens līmeņa atzīmes gadījums, kad faktiski katls strādā, tad uz apkuri, dabasgāzes tiek dedzināta katlā un pa gadiem kaut kas labs ir sanācis. Un tagad mēs skatāmies tos melnos, tad tie, kas ir patiesie, kas neņem vērā, kāda ir ārgaisa temperatūra, bijis vidējā ārgaisa temperatūra tajās laikā, bet tie dzeltenīs stabiņi, tie faktiski precīzi rāda to, ka tagad varam salīdzināt uz stabiņus savā starpā, jo tie pārēķināti normalizētiem datiem, un līdz ar to ir iespējams pateikt, jā, patiešām 22. gadā enerģijas patēriņš bija daudz mazāks. Un tad ir jautājums, kas tur īsti notika? Vai tā ir institūcija, kur neviens uz darbu nenāca, bet 21. vēl nāca, un viss tagad strādā attālināt, un tas enerģijas patēriņš ir pārnests uz daudz dzīvokļu māju, vai uz vienģimenes māju, vai tur, kur dzīvot šie te cilvēki. Un tas ir ļoti svarīgi, ir tagad tālāk iet pa mēnešiem šeit, un saprast, kurā mēnesī kas notikās un kādā analizēt tālāk. Un tad līdz ar to, protams, ka ir iespēja uzreiz noķert, kā samazināt, neko neguldot iekšā. Tātad, kā jau solīt, tad mēs faktiski mēs vienmēr gribam salīdzināt, jo nav nekāda jēga, un kas, ka tā māja tā tērē. Mēs it kā ar vēsturiskiem datiem varam salīdzināt, arī no tā ne silts, ne augsts. Jāsalīdzina ar pārējiem. Un tāpēc te ir piemērs no vienam projektam, ko mēs ar 16 Eiropas dalību valstīm kopā strādājām pa 3 dažādām ražotnēm. Un tur bija piens, tā bija maize un tā bija gaļas pārstrāde. Un šeit ir no tām dažādajām valstīm salikti dati, un tas zaļais ir mūsu Latvijas patēriņš. Un kāpēc mēs varam teikt, tīri nekas, tas uzņēmums ir energoefektīvs, tāpēc, ka šī gadījumā, te uzreiz jums varētu būt iebildi, bet piena uzņēmumā taču ir, tur ražo biespienu, tur ražo krējumu, tur ražo sieru, tur ražo sviestu, tik daudz dažādu produktu, un jo vairāk ražo sviestu, jo vairāk enerģijas tiek patērēts un teiksim, krējumam mazāk. Nē, tas ir arī ar korekciju, ar korekcijas koeficientiem pārēķināts, un tāpēc tur nav tonna, megaģauli uz tonu, bet megaģauli uz ekvivalentu. Šī mērvienība, kas ir uz kas, līdz ar to viss ir pārēķināts tā, lai var salīdzināt, megaģauls uz ekvivalentu, kur tiek salikti koeficienti, cik daudz tiek ražots 1, 2, 3 produkts un tad tālāk. Un tad jautājums ir par to, katrs uzņēmums
mums bija tāda ideja, ka anonīmi katrs uzņēmums ieliek savu stabiņu un tad skatās, vai viņi ir virs, šī gadījumā, vai ir virs tās, nu, teiksim, aritmētiskā vidējā, jeb atrodas zem. Nu, šis uzņēmums ir tuvu tam aritmētiskam vidējam. Bet ko ar šo te var pateikt? Šeit var ļoti precīzi pateikt, kurš uzņēmums bankrotēs. Ir pilnīgi skaidrs, un arī vēsturiski tas apstiprinājis, ka šis uzņēmums, un šie divi uzņēmumi principā bankrotē, jo enerģijas patēriņš un īpatsvars ir tik liels, ka nu, vienkārši nav variantu, vai nu ir jādara kaut kas tāds, lai samazinātu enerģijas patēriņu, vai arī vienkārši nu, jāaiziet pa burbuli. Tātad kā apsolīt šī energo vienoti akcijā, mēs uztaisījām marķējumu, ko izsniedzam uzvarētājiem, un tas marķējums izskatās šāds, tā ir plāksnīt. Un mēs īsti noteicām to, kas ir tie, kuri varētu dabūt šādu plāksnīti pie mājas sienas vai pie uzņēmuma ieejas. Un līdz ar to izcelt to, ka šajā ēkā strādā cilvēki, dzīvo cilvēki, kas tiešām domā par to, cik viņi tērē enerģiju un saprot to, ka enerģijas patēriņš tā ir visu mūsu kopīgā sāpe. Un tāpēc šeit ir uzskaitīti tie, kādi ir dalībnieki, un šeit ir tātad jautājums par to, ko mēs gala rezultātā vienmēr mēģinam uzsvērt, un šobrīd arī Rīgas Tehniskā universitāte dala šīs te plāksnītes, ka šajā ēkā strādā un dzīvo cilvēki, kuriem ir jau kaut kāds energopratības līmenis. Un ļoti bieži uzņēmējiem tas liekas ļoti simpātiski, jo viņi var arī to izmantot tālāk savā reklāmā. Te ir pirmie, kas ir saņēmuši šo te marķējumu. Tā ir Gulbenē, tas mūsu pilota projekta vieta, 4 ēkas un Tukumā 3 daudzdzīvokļu ēkas. Un, kā jūs redzat, šeit ir dažādos sektoros valsts kase, LIA, Jelgavas tipogrāfija, Agrosijā, Latgales piens, viesnīca Santa, viena mūsu paša ēka, kur mēs tiešām izvērsām tādu īsto eksploziju, un Reizeknas 6. vidusskola un pirmskolas izglītības iestādes. Tas, ko mēs redzam šajā gadījumā, ir fakts, ka mēs varam turpināt, mēs gribam turpināt, mēs gribam sadarboties arī ar valsts institūcijām, un ļoti svarīgi ir to, ka mums faktiski neko daudz nevajag no jums, mums vajag tikai nelielu informāciju, un tad kopīgiem spēkiem mēs mēģinām saprast, kas notiekās, un ir arī tā, ka sliktos piemērus mēs nekur nerādām, bet, protams, tajā atlasē parādījās visādi brīnumi, kas notiekās. Un tagad noslēgumā par citu projektu. Tas ir Nordic Energy Research projekts, kur mēs kopā ar norvēģiem, zviedriem, igauņiem mēģinājām saprast, ko darīt ar cilvēkiem, un arī šī telpā noteikti sēž kāds tāds cilvēks, kurš visu zina, neko negrib dzirdēt, tad slepeni domā, kāds tās muļķības uz mani neatiecās un tā tālāk. Un tie ir tie, kas faktiski ārda nost to ideju līdz saknei tieši ar to, ka ik pa brīdim tiek iemest kaut kāda frāze. Tie ir sliktāki nekā tie, kas skaļā balsī bļauj, kas te vēl nenotiksies, mēs tagad tērēsim laiku, mēs tērējam laiku, tagad skaidrs, ka nav nevienam tiesības man samazināt enerģijas patēriņu. Bijām tajā pašā Gulbenes tajās akcijās, kad tie cilvēki, tie agresīvi, aktīvie, kas skaļā balsī kliedz, man ir mazs bērns, un es viņu mazgāju naktī, un naktī tagad ūdeni padod ne ar tādu temperatūru, un tagad tā visa pasaule aizies bojā un tā tālāk.
Un tādā veidā tiek uzskrūvēta daļa no tiem cilvēkiem, kas faktiski viņiem varbūt, viņi tā kā šaubās, varbūt, jā, varētu, bet ja atnāktu kāds labais onkulis manā vietā kaut ko izdarīt, bet tikai tad, ja viņi izdarītu to, ko es gribu un kas man šķiet pareizi. Un šī te izpēta bija diezgan interesanta un tas, ar ko sāka, bija tas, ka mēģināja saprast, kāda ir starpība zem Ziemeļvalstīm un Igaunija un Baltijas valstīm, Igaunija, Latvija, Norvēģija, Zviedrija. Un viena no vislielākajām problēmām, kāpēc mums īsti neiet ar šo energo pārvaldību un ar to, ka var samazināt enerģijas patēriņu, bet mēs to nedaram tā, lai iegūtu to tādu acīm redzam labumu, ir tas, ka, protams, ka dzīvokļu īpašnieki, Latvijā katrs ir dzīvokļu īpašnieks, ir mājas saimnieks, bet Zviedrijā ir šī gadījumā dzīvokļu īrē. Un šī te īpašuma forma līdz ar to palīdz tam īpašniekam saprast, kā palīdzēt saviem īrniekiem, lai tērētu mazāk enerģiju. Un otra lieta par to, ka attieksmi runājot, ir tā, ka Zviedrija, Dānija, Norvēģija, enerģijas lietošana, ūdens lietošana, resursu lietošana ir tāda tā kā reliģija. Es esmu saskaņā ar sevi, ja es tērēju tik, cik man vajag. Un tas ir ļoti svarīgi, un turpretī, teiksim, ar Latviju ir, tā kā ir, lielākoties ir tāda neizpratne ar kādām tiecībām, kāds saka, cik man jātērē. Mēs esam ceļā uz to, un ja es, teiksim, mēģinu savilkt galvas kopā un atmiņu par to, kā tas bija 2000. gadā un kā tas ir šobrīd, mēs esam stipri mainījušies uz labo pusi. Bet man ir tāds piemērs no manas personīgās dzīves, atbraucu strādāju Zviedrijā un dzīvoju latviešu ģimenē. Un pirmajā vakarā, kad aizbraucu, viņi un strādāju Karaliskajā tehniskajā augstskolā, un tur bija arī profesors latvietis, un viņš saka, uzrīkojam tādu tā kā ballīti, jā. Un pēc tās ballītes es nomazgāju traukus. Nākošajā dienā man latviešu saimniece vairs neļauj mazgāt traukus, un es nesapratu, kas par lietu. Es tikai pēc mēneša sapratu, ka viņa saprata, ka es mazgāju traukus tekošā ūdenī. Un tas nav skopums, tā ir vienkārši izpratne, tā ir, kā teicu, tā ir tā kā reliģija. Man ir jāizturās saudzīgi pret dabas resursus, kas man ir dots, un līdz ar to. Un tas ir tas, ar ko mums jātiek galā. Un tad, jo enerģija arī ir dabas resurs, ar ko kas faktiski mums par viņu taupīšanu ir jātiek galā. Un tāpēc šis ir mans pēdējais slaids. Šis te projekts bija veltīts tam, ka mēs iesaistījām Latvijas Universitātes psihologus, lai tajā vietā, kur mēs inženieri tehniskā zināšanas mums ir līdz vienam noteiktam līmenim, bet mums vajadzēja pielikt klāt šo te kūkai to krēma kārtiņu ar to, lai saprastu, kāpēc enerģijas lietotāji, kāpēc ēkas netiek siltinātas, kāpēc naudu devām, neviens tā īsti tam, kāpēc uzņēmumā, ja energo auditors, tagad tas ir tā kā pateicoties būvniecības, kāds saucās valsts kontrolas birojam, pamazām tiek šķetināts vaļā rūpniecības uzņēmumu enerģijas patēriņš un pamazām tie cilvēki sāk mosties tajos uzņēmumos. Bet ar ēkām un dzīvojumām ēkām ir vēl bēdīgāk. Un tāpēc bija šis projekts, lai tik skaidrs, bet kas ir tas, kas traucē? Un netradicionāli tika sadalīti trijās grupās enerģijas lietotāji, tātad pirmā grupa, un tika veiktas aptaujas, tādas fundamentālas aptaujas ar daudz cilvēkiem, lai saprast, lai nebūtu tā, ka kļūda ir tāpēc, ka aptaujai ne tos. Un apmēram ir nokonstatēts, ka 15 līdz 20% ir tie, kas visu grib zināt,
Viņi daži uzskata sev par energoekspertiem, daži ir patiešām energoeksperti, un tā grupa ir tā, kas it kā velk uz priekšu, bet viņiem nepietiek spēka, jo ir, kā zviedri to sauc par regulāri, mēs viņus tā saucam par viegli sasniedzamie. Man šķiet, ka viņi ir tādi vērotāji, kas no malas skatās klusi, vai arī citur aiziet un izkliedzās pēc filmas programmas visu, ko es domāju, bet faktiski neko nedomā. Un tie ir tā lielākā grupa, tie ir 55-60%, bet tie ir pārliecināmi. Un tie ir tie, kurus var nosvērt, mēģinot iestāstīt, kā to izdarīt. Un tad ir grupa, ko psihologi sauc par tipāžiem, un tā ir liela, 15 līdz 20%. Viņi principā neuzņemas nekādu atbildību, neko nedara, kategoriski nepiedalās, un ļoti bieži tāda, ka ir nērti to teikt, un tad vienkārši pretdarbojas slepeni. Stāsta tiem kliedzējiem, vai tur, teiksim, vēl kaut kādā citādākā veidā. Un tā svarīgā ziņa ir tāda, ka tie ir apmēram 20%. Un tas, kas ir, ko mēs nokonstatējām, tad tika uztaisīts mentālais modelis kopā ar psihologiem. Un projekta realizētāji atrada, ko darīt, bet tā paliek intriga priekš jums, jo projekts nav noslēdzies un projekta rezultātus viņi var viņiem stāstīs. Izrādās, ka tik tiešām arī ar šiem cilvēkiem var tikt galā un ir iespējams to jautājumu risināt. Un tāpēc pabeidzu es ar to, ka tie, kuri ir gatavi piedaloties energo vienoti vai grib kaut ko uzzināt, vai mums ir kurs, piemēram, energo pārvaldība ar TU bakalauriem un visiem, kuriem pietrūkst zināšanu, var pieteikties tālāk studiju mums ir tālāk studiju institūcija, kur šiem cilvēkiem dod iespēju piedalīties tādos kursos. Vienkārši atcerieties, tas ar sarkano varavīksnes krāsu ir rakstīts uz zināšanām balstīta energo pārvaldība. Pati galvenā problēma ir tā, lai kāds āzes par dāsnieku neiegūtu kaut kādās muļķībās, kur ir liela nauda un beigās nav rezultātu. Ļoti svarīgi ir būt ieinteresētam cilvēkam, motivētam un iet uz priekšu. Man tas viss. Liels paldies. Jautājumus atstāsim diskusijas sadaļai pēc tam. Tagad aicināšu, tā kā mēs gribam zināt, ko tad darīt. Es domāju, mēs jau esam šeit sanākuši tā pirmā un otrā grupa, kuriem tomēr interesē. Tad aicināšu ekspertu energo pārvaldības jautājumos Arturu Kamenderu. Lūdzu. Tā, labdien! Mani sauc Artūrs Kamenders, nodarbojos ar energoefektivitāti jau vairāk kā 10 gadus, pat neatceros no kura gada. Ikdienā veic uzņēmumu energoauditus, ieviešam sistēmas energo pārvaldības, uzturam sistēmas. Praktiski es esmu tas, ja tā vienkārši sakot, kurš iet uzņēmumā, mēra, skatās, ieviešot pārvaldības sistēmu, dalās ar savu pieredzi, zināšanām, lai uzņēmums tātad gūtu vislielāko labumu no ieviestās energo pārvaldības. Un tā kā šodienas tēma ir pirmie soļi, vai tādi praktiskie soļi, es teiktu, tad es arī balstu savu prezentāciju, ar ko vajadzētu sākt. Tātad energo pārvaldībā, ja kāds ir skatījies, interesējies, ir šāds rimbulis, kurš tā kā parāda tos soļus, kā viņai vajadzētu izskatīties, un tad mēs iziesim cauri visiem tiem soļiem, ātri tā virspusēji, cik laiks atļauj, un es pastāstīšu, kas zem kura soļa ir principā domāts. Tātad tā galvenais princips energo pārvaldības sistēmā ir plāno, dari, pārbaudi, rīkojies. Un tāds pirmais no plānošanas, kas arī energo pārvaldības sistēmā tiek minēts, ir identificēt nozīmīgāko energo patēriņu jomas un izveidot energo snieguma rādītājus. Tātad, ar ko es gribētu sākt, ka
vienkārši paņemiet un izmantojiet visas esošās sistēmas, kur jūs varat lejupielādēt maksimāli īsa termiņa datus, un kā pirmo varētu, piemēram, minēt sadales tīklu sistēmu, kur vienkārši ar savu lietotāju visiem uzņēmumiem tādi ir, iet, paņemat patēriņa grafiks un sagatavojat grafikas daļu par visiem saviem ēkām. Tādā veidā jūs jau iegūsat kaut kādu priekšstatu, kur te ir gaismiņa? Jau iegūsat priekšstatu, kura ēka visvairāk tērē un kurai primāri pievērst uzmanību. Un šādas sistēmas nav tikai sadales tīkli. Jūs tātad gāzes patēriņus varat lejupielādēt mans gaso ieejot. Daudziem centralizētajiem siltumapgādes arī ir jau savas sistēmas, Rīgas ūdens, platības varat datubāzēs iegūt. Un tad kā pēdējo es tikai gribētu minēt, vienu no pēdējiem minēt grāmatvedību, jo kāda ir problēma ar grāmatvedību, jo tie dati principā jums jau ir, bet viņi ir mēneša dati. Viņi nav tik uzskatāmi un tik nesatur tādu informāciju, kāda vajadzētu energo pārvaldniekam. Kā vēl datus varu minēt, kur var iegūt, tie ir meteoroloģiskie dati un, protams, visi žurnāli, kas jau jums ir ieviesti uzņēmumā un kurus jūs lietojat. Kā viens no piemēriem jau minēja ēku, kurā mēs atrodamies, arī ļoti daudz var iegūt informācijas, kaut vai paņemot visus ēku energoauditus, kas ir datubāzes būvniecības valsts kontroles birojam, un šeit jau parādās līmeņa atzīmes, ko ēku audita laikā ir konstatējuši. Šeit mēs redzam, piemēram, ka ēkas vidējs patēriņš ir 125 kWh uz kvadrātmetru. Kā nākamais solis jums būtu tātad tos visus datus, informāciju, ko jūs esat dabūjuši un apkopojuši, salikt vienotā tabulā. Kā piemērs, piemēram, kur parādās jau patēriņi, kaut kāds ēkas notiekošie procesi, vai ir certifikāts, vai, piemēram, cik cilvēki viņu izmanto, tad noslodzē maksimāli visus datus, ko jūs varat apkopot. Tad jau jums veidosies jau kaut kāds priekšstats par to, kur enerģija tā iet, kur viņa varētu būt patērēta, kādi vispār ir tāda plūsma, kur dabas gāze pārsvarā tiek, kur transporta jau tāds kopējs priekšstats par enerģijas plūsmām. Ko tālāk darīt ar tiem datiem, kā viņus analizēt? Jau Dagnija minēja, ka var, protams, salīdzināt savā starpā pret iepriekšējiem gadiem, bet es uzskatu, ka labāk skatīties uz tiem labajiem piemēriem vai atrast līmeņa atzīmes. Un kā viens no variantiem, ko pēdējos datus es esmu atradis, tas ir altumdauddzīvokļu māju siltināšanas projekta statistika, kur mēs redzam, ka iesniegtie visi projekti apmēram te varēja no 150 līdz 250 kWh uz kvadrātmetru, un aprēķinātais auditā tas patēriņš nokrītās te līdz kaut kādī 70-60 kWh uz kvadrātmetra. Tātad jau izmantojot statistiku, jūs jau varat apmēram tā kā prognozēt vai skatīties, ja jūsu šobrīd ēka ir ar kopējo platību tur 4500, ka iespējams jūs varēsiet sasniegt kaut kādu šādu līmeni. Tas tāds vispārējs novērtējums. Kā vēl statistikas dati ir pieejami, protams, arī visādos, kas ir plānošanas dokumentos, un kā viens ir no līmeņa atzīmes, uz ko mums Eiropas komisijas skatās, ka Latvijai mūsu klimatiskajos apstākļos vajadzētu tiekties. Te ir tātad ieteiktais, redzam arī kaut kādi 60-70, kas principā sakrīt ar to, ko auditā arī sasniedz, un esošie ir kaut kādi 90 tādā veidā. Jā.
Bet, protams, uzreiz kāds varētu teikt, ka ēkas siltināšana tas ir lieli projekti, tas nepieciešams finansējums un dažādus uzsaukumus varbūt gaida vai nevar īstenot, bet mana pieredze rāda, ka ļoti, ļoti liels potenciāls slēpjas tādās vienkāršās lietās, kas neprasa lielus ietaupījumus, bet prasa atrast, saskatīt to pasākumu un vēlāk viņu arī īstenot un uzraudzīt, vai viņš arī turpmāk tiek īstenots. Te ir viens piemērs no, kāda ir ļoti mums daudz uzņēmumu energoauditos. Tātad mēs samērot ventilāciju, te redzam katras dienas ventilācijas patēriņu un, piemēram, zinām, ka brīvdienās uzņēmums nestrādā un tad pievēršam uzmanību un sākam uzdot jautājumus, kāpēc ventilācija darbojās, vai viņu tiešām vajadzēja, vai viņu nevar izslēgt, samazināt vai regulēt. Bet tas ir vēl labs piemērs, jo naktīs tiek izslēgts, bet, diemžēl, ļoti bieži uzliekot mēriekārtas, mēs redzam kādu šādu grafiku, kur ventilācija vai iekārtas tiek ieslēgtas, neviens viņas neslēdz ārā un, principā, uzmanību nepievērš. Tātad te slēpjas vēl lielāks potenciāls. Tātad, kad tas viss ir izdarīts, ir mums liels, principā, Excelis, kas ir ļoti smags, apjomīgs, tur ir x stundas dati par 365 dienām, kaut kādiem 70 objektiem, un kungi no Latvijas universitātes apliecinās, ka to Excel ir ļoti grūti apstrādāt ikdienā un vēl ar viņu lietot. Tāpēc arī energo nākamie soļi ir tādi, ka pirmkārt tos rezultātus ir jāspēj mērīt, viņus jābūt viņiem tādiem, kurus iespējams aprēķināt. Un tad tas solis, kas ir nākamais, ir tātad jau uzņēmumam jāparedz resursi, cilvēku resursi, gan arī tehnoloģiskie un datu vākšanas infrastruktūras finansējums, lai tātad šos resursus varētu viegli uzskatāmi pāraudzīt, lietot un lai tas strādātu, lai tas nepaliktu viena cilvēka Excelis, kur viņš kaut ko saprot, bet lai tas būtu maksimāli lielākai cilvēku skaitam, kurš viņu lieto un spēj ar viņu darboties. Pēc visu datu apkopošanas mēs jau varam uzrakstīt energopolitiku un mērķus, jo mēs jau esam tā kā redzam nakts slodzes, mēs jau redzam reālo patēriņu, kur varētu ietaupīt. Un jau no to, ko prasa šobrīd būvniecības valsts kontroles birojas, principā jau to datu it kā pietiktu, lai iesniegtu, bet tā vēl nav energo pārvaldības sistēma, kas reāli strādās. Tas ir tikai atskaitīšanās, vienas dienas darbs, kuru iesniedza, bet ir jāiet tālāk, ja jūs gribat sasniegt kaut kādu reālu ietaupījumu. Un tas nākamais solis no energo pārvaldības sistēmas ir DARI. Tātad tas ir datu apkopošana un jau plānošana. Un, kā jau iepriekš minēju, tātad šobrīd jau stipri attīstās dažādas uzskaites sistēmas, iespējas datus attālināti nolasīt, dažādi sensori. Un šo pusi es varētu nosaukt par tiem, kas ir kā sadales tīkli, kā tur ūdens skaitītāju, nolasītāji, tātad dažādas telemetrijas sistēmas, kur jau dati tiek automātiski nolasīti un kaut kādā veidā arī viņi tiek uzkrāti kaut kādos serveros. Tātad jūsu šobrīd ir uzdevums saprast, kā viņus tā kā var apkopot un kura aplikācija jums būtu visērtāk viņus atspoguļot un viņus lietot. Tātad mazliet par datu vispār, cik maksā dati un kāda šobrīd ir cenas. Ja kādam liekas, ka tās ir kaut kādas astronomiskas summas, tas nebūtu tā nav, viņas ir ļoti pieejamas un principā mazas. Mēs redzam, ka piemēram, no sadales tīkliem varam vienkārši pieteikt datu tādu importu katru dienu, kur parādās dati par iepriekšējo
katras stundas dati, tas notiek automātiski, un tas maksā 80 centi mēnesī. Piemērs no Rīgas siltuma, piemēram, atsūtīja vienošanos, kur viņi arī var datus sūtīt, un tas maksā 0,015 eiro viens rādījums dienā, kur ir tātad iepriekšējās dienas patēriņa dati. Parēķinot, cik tas maksājums mēnesī, tās ir kapeikas, vienkārši izsakoties. Bet tas galvenais jautājums, kas jums interesē, kas to var izdarīt un ko darīt tālāk. Tas nākamais principā ir, mums jau šobrīd šī tabula no sadales tīkliem, ar kuriem tā kā sadales tīkls jau sadarbojas un veids datu eksportu no sevis, un es ar viņiem sadarbojos vairāk vai mazāk ar visiem kaut kādā mērā, un skatoties, kurš konkrētajā gadījumā ir ērtāks, izdevīgāks vai piemērojams konkrētajam uzņēmumam, kuram mēs ieviešam sistēmu. Un varbūt mazliet varu norakstarot, tad Advangrid, viņi ir spēcīgi ar to, ka viņiem ir savas iekārtas, kuras viņi ražo, un jūs tās iekārtas varat vai nomāt, vai nopirkt un likt, piemēram, ventilācijas sistēmām, čilleriem, kaut kādiem galveniem patērētājiem, vai mainīt pa patērētājiem, lai apskatītu tos datus. Bet viņiem nav tā sistēma tik adaptēta uz energopārvaldības sistēmu. Tas, kas ir piemērotāks energopārvaldības sistēma, ir Ekodomas izstrādāta programma, kura jau tātad nodrošina to, ka tiek ievākti dati no sadales tīkliem, jums noslēdzot līgumu, un tur jau parādās ļoti uzskatāmi par objektiem, jau gan tabulas, gan jau jūs varat eksportēt un taisīt atbilstoši energopārvaldības sistēmai dažādus pārskatus, un tas jau ir rīks, kur arī jūs varat sadalīt, piemēram, pa ēkām, pa pārvaldniekiem piekļuves un likt komentārus un arī dažādas citas darbības, kas ir tā kā ikdienišķi ērtas un neprasa viena cilvēka zināšanas, kurš ir tā kā apgujis to Exceli, māk ar viņu kaut ko saskatīt, bet tur jau spēs jebkurš iesaistītais ar savu piekļuvi ar to programmu darboties. Un nevajag arī baidīties, ka jūs tā kā aizejat pie vienas programmas, jo šajā gadījumā Ekodomas jūs varat eksportēt datus, arī mainīt dažādas sistēmas, izmēģināt un arī, piemēram, sadarbībā ar Advangrid jūs arī varat tos datus no viņiem importēt šajā programmā vai uztaisīt programmā kā atsauci. Tad tās iespējas ir dažādas, lai tās programmas dažādās vai iespējas savā starpā kombinēt. Tātad mēs esam iemācījušies jau savākt datus, sapratuši, un jau tos datus ikdienišķi tā kā lietot, un tad ir nākamais tā kā pārbaudi. Tas ir pārbaudi nozīmē, ka kāds cilvēks ir organizācija, kas to dara, kas uzrauga, mēra, analizē, izvērtē, auditē un veids vadības pārskatu. Nevajag iedomāties, ka kāda no programmām tagad jums atrisinās energopārvaldnieka darbu un jums nekas nebūs jādara. Tomēr jābūt tam cilvēkam, kurš to programmu lieto, kurš saprot, ko viņš skatās, viņš saprot, kas vēl ir jāmēra, lai tā energopārvaldības sistēma nestu augļus vai, kā Dagnija jau minēja, principā naudu, jo labs energopārvaldnieks vienmēr sevi atpelnīs ar uzviju, ar ļoti lielu uzviju, un to es redzu arī no veiktajiem ikdienā uzņēmumu energoauditiem, ka mums bezmaksas jau pasākumi, ko mēs atrodam, jau atmaksājās tā audita izmaksas, kādas ir bijušas līgumā. Un nākamais arī tāds solis ir uzlabošana veids darbības, lai novērstu neatbilstības vai nepārtraukti uzlabotu, jo sasniedzot kaut kādu līmeni, mēs vienmēr varam tāpatās darīt vairāk, tehnoloģijas attīstās, un tas pēdējā arī stadija ir jautājums par to, kā novērtēt energo sniegumu. Un te ir piemērs no viena mana uzņēmuma, kur mēs jau vairākus gadus, jau no kaut kāda 16 arī bija, ka uzturam sistēmu,
Un, piemēram, grafikā redzam kopējo enerģijas patēriņu megavatstundās gadā un redzam, ka šis zaļais tāds gaišāks ir elektroenerģijas patēriņš, tad ir gāzes patēriņš, redzam gāze kaut kā tā staigā, it kā krītās, un pārdošanas apjomi 1000 eiro. Tas ir, tad visu laiku viņi aizvien vairāk pārdot. Un liekas, kāda energoefektivitāte, ko mēs esam panākuši, ja tas principā patēriņš pieaug. Un tāpēc ir svarīgi arī skatīties īpatnējos enerģijas patēriņus, piemēram, kilovatstundas uz eiro 1000. Un te jau mēs ļoti uzskatāmi redzam, ka viņi principā elektroenerģijas uz to pārdoto produkciju stipri krītās, un ar katru gadu viņi sasniedz aizvien lielākus ietaupījums, vai tā ir tiešā viņu nauda, kura viņu produkts ar katru gadu kļūst aizvien vai ienesīgāks, vai lētāks pret konkurentiem, izdevīgāks. Un noslēdzot, tad energopārvaldības sistēma paredz, ka tas viss notiek uz riņķi, ka atkal plāno, dari, un tas ir nepārtraukts process. Paldies par uzmanību. Paldies, kā teicu, jautājumus atstāsim diskusijai. Un tagad es visus aicināšu uz kādu 40 minūšu kafijas pauzi, un pēc tam 11:45 esam atpakaļ, un tad mums būs jau tāds praktiskais process no tiem, kas jau tam ir izgājuši cauri. Tātad dzirdēsim no Rezeknes pilsētas pašvaldības par to, kā viņi ievies energopārvaldības sistēmu, un no Šampēternamiem. Paldies! Tā ir 11:45. Esam visi atpakaļ un varam turpināt. Un tagad mums būs dalīšanās pieredzē. Kā pirmo aicināšu energopārvaldnieku Ivo Berkoldu no valsts SIA Šampēternamiem, kas uztur energopārvaldības sistēmu Labklājības ministrijas apsaimniekojamās un pārvaldāmajās ēkās. Ivo? Zaļas skatu. Labdien! Jā, bez lieka ievada, tikai vēlreiz mani sauc Ivo Berkolds, un šodien es runāšu kā valsts SIA Šampēternams energopārvaldnieks, un pastāstīšu par ieviesto energopārvaldības sistēmu un par to, kā tā darbojās un ko tas īsti nozīmē ikdienā. Jā, tātad energopārvaldības sistēma valsts SIA Šampēternams tika uzsākt izstrādāt 2017. gadā, certificēta pirmo reizi, tā bija 2018. gadā, un pēc tam ir tika veikta pārsertifikācija, kas jau bija 2021. gadā. Tas nozīmē, ka šos visus gadus kopš 18. gada marta ir spēkā esoša un certificēta sistēma. Es šoreiz pabraukšu vienu slaidu atpakaļ uz nosaukumu. Proti, nosaukums ir garš. Tātad mēs šeit runājam par Labklājības ministrijas ēkām. Tātad tās nav tikai ministrijas ēkas, tās faktiski ir visas nozares, visas šīs Labklājības ministrijas nozares ēkas. Tātad tur ir iekļauts gan administrācijas daļa, tātad pati ministrija un ministrācijas, kā saka, administratīvais aparāts, gan arī vietas, kur tiek sniegti pakalpojumi. Tad sociālai pakalpojumi, sociālai aprūpes centri un vēl daudzi citi pakalpojumi. Ko es vēl gribēju šeit piebilst, tad savukārt valsts SIA Šampēternams jau ir kapitāla sabiedrība, tā ir tātad valsts kapitāla sabiedrība, kam ir pamatdeleģējums ir apsaimniekot visas šīs ēkas un vispār infrastruktūru un saimniecisko, un līdz ar to saistītais, tas pat nav deleģējums, bet saistītā loģiskā funkcija ir arī rūpēties par energoefektivitāti šajās ēkās. Tāpēc nevar teikt, ka šī sistēma ir Labklājības ministrijas sistēma, bet vienlaikus tā ir nomināli, tā ir valsts SIA Šampēternams sistēma, tā arī tiek certificēta un attiecīgi šī faktiski jau kā komersantu līmenī tiek izskatīta, bet
principā tas ir tātad par nozari un par nozares ēkām. Arī šeit par to pašu drusku detalizētāk, tātad, ko tas īsti nozīmē un kāds ir tāds saturs. Jā, tās ir tātad šīs te apsaimniekošanā un pārvaldīšanā esošās ēkas, kur principā ir tātad ministrijas ēka un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ēkas un NVA un tā tālāk. Un tās ir 16 ēkas, no kurām 10 ir Rīgā un kopējā platība aptuveni 35,000 kvadrātmetri. Un tad ir ēkas un ēku kompleksi. Viens atsevišķa grupa atrodas Jūrmalā, tad sociālas integrācijas valsts aģentūras ēku kompleksi. Tur gan diezgan nopietna kopējā platība 24,000 kvadrātmetri. Un tad ir pa visu Latviju, izvietoti valsts sociālās aprūpes centri, kas ir sastrukturizēti četros reģionos, Zemgala, Rīga, Kurzeme un Latgala. Un tad tur ir tajās ietilps 25 ēku kompleksi, un tur jau kopējā platība mums ir 121,000 kvadrātmetru. Mazliet no praktiskās teorijas, kā es viņu saucu, kas ir gan vispār, gan arī šajā konkrētajā gadījumā energopārvaldības sistēma. Un tad pirmām kārtām, un es pat teiktu galvenokārt, tas ir instruments, rīks, tad enerģijas patēriņa tieši kontrolē. Pastarpināti un gan rakstītais, gan nerakstītais mērķis, lai samazinātu dienas beigās enerģijas patēriņu, bet tiešais uzdevums ir kontrolēt. Tad, lai mēs varētu kaut ko samazināt, mums ir jāzina, jāmēra, jākontrolē. Un tad attiecīgi jāpieņem kaut kādas darbības, lai attiecīgi sasniegtu šo virsmērķi un jau samazinātu enerģijas patēriņu. Un savukārt, lai tas, kas tiek uzskaitīts, tas arī ir jāanalizē, tad šie patēriņa dati ir jāanalizē, un šie patēriņa dati ir jāsalīdzina gan pēc energosnieguma rādītājiem, bet gan arī vēl pēc kādiem citiem parametriem. Un tad jāsalīdzina gan savā starpā, gan jāsalīdzina ir pret katram objektam, pašam pret sevi. Angliski sakot benchmarkings, bet latviski laikam es vēl neesmu Paldies! Jā, tātad līmeņa atzīmjošana, ja mēs varētu vēl sarežģīt šo vārdu, bet principā tā ideja ir tāda, ka mēs skatāmies uz objektu, kā tas izskatās kopējā struktūrā, kā tas izskatās laika griezumā, proti pats, un kā tas izskatās pret citiem līdzīgiem salīdzināmiem objektiem. Šai gadījumā ir ko salīdzināt, jo objektu skaits ir liels, un daži vai vairāk pa grupām no tiem arī ir savstarpēji līdzīgi. Tas vienlaikus arī ir instruments, proti šie dati un vēsturiskie dati, sakrātie dati un vēsturiski analizētie dati arī ir palīgs un instruments gadījumos un brīžos, kad ir nepieciešams projektēt, kā bija arī šobrīd jāprojektē jaunas ēkas, kas ir tagad šobrīd procesā, gan arī esošo veco ēku rekonstrukcijai. Tur arī ļoti daudz tieši energopārvaldības sistēmas, vai precīzāk tie dati piedalījās. Protams, arī pēc tam pēc uzraudzības monitoringā. Kā arī lielo iekārtu un aprīkojumu izvēlē, visiem zināmās ventilācijas sistēmas, apgaismojumu, tas arī ir tieši saistīts. Tas gan vienlaikus ir energopārvaldības, kā standarts to nosaka, obligāti veicamā darbība, gan vienlaikus tas ir arī palīgs, tad, kad mēs šos iepirkumus veicam. Kādi mums ir energosnieguma rādītāji? Tātad šie rādītāji, kas šobrīd ir sarakstā, tie ir uz šobrīd spēkā esošie un izmantotie, ir bijuši dažādi un par šiem 5 gadiem un viss kaut kas ir mēģināts. Šobrīd esam nonākuši pie šiem, palikuši precīzāk. Un, tātad tas ir laika faktors, proti vai sezonalitātes faktors, tad mēs skatāmies gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas patēriņu mēnesī un salīdzinam pret iepriekšējā gada vai pret kāda cita gada attiecīgo mēnesi. Tātad, saprotam, ka janvārī siltumenerģijas patēriņš būs, arī elektroenerģijas patēriņš būs atšķirīgs nekā jūlijā, ņemot vērā dažādu ēku, dažādu pielietojamību un ārgaisa, vispār ārējos apstākļus.
Tad mēs skatāmies pret apkurināmo platību. Tas vairāk tiek izmantots, lai salīdzinātu jau ēkas savā starpā. Protams, arī katras konkrētās ēkas progresu skatīties. Tad ir siltumenerģijas patēriņš pret grādu dienām. Tad tas ir tiešā veidā ņemam vērā šo te ārgaisa temperatūru, lai tiktu ārgaisa temperatūras faktors. Nevarētu teikt, ka bija siltāka vai augstāka ziema, tātad skatāmies pret ārgaisa temperatūru un izmantojam indikatoru patēriņš pret grādu dienām. Un tad mums ir šīs bija tātad pret vidējo ārgaisa temperatūru, un tad mums ir viens jauns indikators no pagājušā gada rudens, oktobra, kur jau mēs skatāmies pret mērīto telpu temperatūru. Tātad mēs esam uzstādījuši praktiski visās ēkās esam uzstādījuši temperatūras un CO2 mērītājus, no kuriem mēs savācot datus diezgan bieži mērītus. Tur pat ir tā, ka pa minūtēm vai 5 minūtēm. Tātad ja mēs grādu dienu, tipisko grādu dienu aprēķinu skatāmies pret pieņemto telpu temperatūru, tad šai indikatorā mēs skatāmies pret izmērīto telpu temperatūru. Tas mums tāds jauns indikators, tur vēl nekādi dižie secinājumi nav, tāpēc, ka tur ir pagājusi viena apkuras sezona, un praktiski šajā apkuras sezonā tad arī sāksies pirmie mērījumi, salīdzinājumi ar iepriekšējo sezonu, lai saprastu, vai mēs ejam uz augšu vai ejam uz leju. Kopumā pats galvenais energosnieguma rādītājs, proti kopējais enerģijas patēriņš. Es sadalīju 2 slaidos atsevišķi siltumenerģijas patēriņu un elektroenerģijas patēriņu. Tas tā kā rezultāts. Tas nav tikai un vienīgi energopārvaldības sistēmas darbības rezultātā, tas ir visu darbību kopumā, jā, bet vienlaikus tas periods ir no šeit attēlotais no 19. gada līdz 22. gadam, tad pēdējie gadi, pilnie gadi, 23. gadu vēl šajos grafikos, kas neliku, bet dati, protams, mums ir jau līdz septembrim šī gada, bet tad kopējo tendenci mēs redzam, ir pa vidu bija 21. gada augstā ziema, kur arī, kas arī izpaudās, un tur vēl arī bija dažādi, tur vairāk faktoru kopums, tur bija gan šī augstā ziema, gan arī ēku rekonstrukcijas un attiecīgi, un dažādi citi pielietojumi starp visiem šiem daudzajiem tūkstošiem kvadrātmetru. Bet kopumā, tad, ja skatāmies 22. gadu pret 19. gadu, šis samazinājums ir 12%, jeb 3,7 gigavatstundas ir mazāks patēriņš 22. gadā nekā tas bija 19. gadā. Tur ir vairākas ēkas, vairāk nekā 5 ēkas lielās ir rekonstruētas par šo laiku, tā kad tur ir tāds liels faktoru kopums. Savukārt elektroenerģijas patēriņš ir diezgan bez nekādiem 21. gada izlēcieniem, diezgan sistemātiski un diezgan vienmērīgi mazinās. Ja? Tad šeit vienlaikus mēs redzam gan kopējo, kas ir samazinājies par 13% šajā pašā periodā, gan arī redzam pa galvenajām grupām. Tad viena no atzīmēm, ka ne lielākā grupa, bet savā ziņā vienās administrācijas rokās, protams, šīs sīvas patēriņš daudz mums ir palicis tajā pašā līmenī, kaut gan arī procentos tur arī ir gana daudz, bet absolūtos skaitļos tad lielākais samazinājums ir valsts sociālās aprūpes centros, kas arī ir pārliecinoši lielākā patērētāju grupa. Šī grupa gan vēl sadalās mums 4 dažādās, ko mēs tur redzēsim mazliet uz priekšu. Tā, cik daudz var redzēt? Jā. Dažreiz es prezentēju dzīvu sistēmu. Šodien es izvēlējos prezentēt viņu, kā saka, fotogrāfiju veidā. Tātad, kam es gribēju tagad iziet cauri, mazliet, kā saka, nokomentēt, nodemonstrēt. Tas ir energopārvaldības sistēmā izmantojamais energosnieguma datu apstrādes rīks, kuru faktiski mēs izmantojam, ja ne ikdienā, tad reiz mēnesī vai mazliet biežāk, lai izdarītu secinājumus, kā tad mums iet tieši tagad un kur mēs esam un uz kurieni mēs dodamies enerģijas patēriņā. Tad nokomentēšu, ko mēs mēdzam šeit darīt. Tad pirmkārt, tas pirmais un galvenais būtiskais, tad, kad mēs esam izmērījuši datus, proti savākuši tos datus un salikuši tos vienā vietā un no tiem uzzīmējuši grafikus, tad viens no pirmajiem soļiem ir
izveidot struktūru, proti patēriņu struktūru, lai mēs saprastu, kas ir lielākie, kā saka, struktūra no lielākā uz mazāko. Ja. Tad pirmais dalījums, ko mēs šeit redzam, ieiet iekšā, es te nevarēšu, šobrīd tā ir bilde, bet tas, ko mēs redzam, ir sadalījums jau tādā administratīvā līmenī, jo katram no šiem tad ir Labklājības ministrijas vai Šampētera nams iestāžu ēkas, par kuriem ir atbildīgs tieši valsts Šampētera nams, gan par apsaimniekošanu, gan par siltummezglu darbību, gan par apgaismojumu un visām citām iekārtām, kas tur atrodas, tad tieši Šampētera nams ir atbildīgs par šo. Savukārt Sac Zemgale, Kurzeme, Sac Rīga un Sac Latgale, tur jau ir atkal nākamais atbildības līmenis, tur jau ir šī te attiecīgi Sac Kurzeme, piemēram, administrācija un tālāk pa ķēdi uz leju, saimniecības daļas vadītāji un tā tālāk, kas jau ir atbildīgi atkal jau par šīm iekārtām. Bet mēs, kā jau sākumā teicu, mēs skatāmies uz visu nozari kopumā. Pirmais veids ir, mēs apskatāmies šo struktūru, un tad mēs ejam dziļāk. Bet vēl šeit es piebildīšu, tad ļoti elegants veids, kā mēs varam noteikti novērtēt, izrēķināt bāzes, tad izmaiņas pret kādu no bāzes līnijām vai bāzes vērtībām. Tad mēs šeit varam izvēlēties gadus, ko mēs skatāmies, un mēs varam arī izvēlēties dinamiski gadu, pret ko mēs gribam salīdzināt. Tātad, tipiski visbiežāk tas ir konkrētais gads pret iepriekšējo gadu. Šobrīd mēs esam atlasījuši uz bildē redzams, tātad 23. gada pirmie 9 mēneši, janvāris līdz septembris, salīdzinājumā ar 22. gadu. Un tad atkal skatāmies, tad kopā struktūrē mums ir, kopā visai nozarē mums ir samazinājums par 572 megavatstundām šajos 9 mēnešos. Tātad, un vienlaikus mēs arī varam skatīt uz šo vizuāli, uz šo pašu, proti, ja mēs skatāmies uz kopējo patēriņu janvārī, tad šeit mēs redzam tā kā izvēlētā bāzes gada, tad 22. gada vērtību, un vēl viens papildus faktors, proti šī bāzes vērtība ir pareizināta ar koeficientu 1,15, proti, lai noteiktu šo te pieļaujamo mūsu pašu rokas grāmatā noteikto pieļaujamo novirzes apjomu, pie kura mums kaut kas ir radikāli jāsāk darīt. Tad mēs vienlaikus redzam gan šo te bāzes vērtību, gan bāzes vērtību plus 15%. Tātad mēs gribam vienmēr būt zem, galvenokārt zem šīs līnijas, lai vienmēr būtu ar vien mazāk un mazāk, bet mēs negribam noteikti, lai pārsniegtu šo līniju, jo ja tā līnija tiek pārsniegta, tad ir arī energo pārvaldības rokas grāmatā ir noteiktas jau darbības procedūras, ka kaut kas vairāk par vienkārši novērošanu ir jādara. Tāda pati lieta, bet jau drusciņ dziļāk, faktiski tāpat, tas ir tātad par siltumenerģijas mēnešu patēriņu, tātad arī šobrīd esmu bildējis, iezīmējis visas nozares patēriņu 23. gada jau notikušajos apkuras mēnešos, no janvāra līdz aprīlim. Tur mēs arī redzam, ka jau ir bijis šīs samazinājums šeit drusciņu atsvaidzināšanai. Vispār tātad 22. gada rudens un 23. gada sākuma mēneši ir dēļ šīs energoresursu cenu drastiskā kāpuma un brīžiem arī uz šo tas attiecās, arī brīžiem uz neizpratnes, vai vispār mums būs pieejams tāds kurināmais resurs kā dabasgāze. Tad tie divi faktori lika pieņemt ļoti daudz un dažādus lēmumus, un Labklājības ministrijas ēkas ir bijis viens no tādiem lēmumiem, proti diezgan drastiski mazināt telpu temperatūru, protams, ne jau sociālās aprūpes centros, bet tieši administrācijas ēkās, un tur tas ir viens no iemesliem, pārējot jau uz aiznākamo. Tātad siltumenerģijas patēriņš objektā pret grādu dienām
konkrēta, šī gan jau ir konkrēts objekts, tad Skolas iela 28, proti Labklājības ministrijas, sauksim tā, galvenā ēka. Un tad, jā, mēs šeit pašlaik neiedziļinoties dziļi detaļās, bet tīri vizuāli aplūkojot šo, tad mēs skatāmies šobrīd uz 22. gadu, tad 22. gada sākums, proti janvāris, aprīlis ir bijis līdzīgi tā kā iepriekšējos gados, nu, proti ņemot vērā šo ārgaisa temperatūru, kāda ir bijusi 22. gadā, tad jau 22. gada oktobrī, novembrī un arī vēl decembrī un tālāk, nu, arī pēc tam 23. gada janvārī, aprīlī, mēs esam būtiski pa kādiem 20-25% tērējuši mazāk siltuma enerģiju šajās ēkās, tad jau ņemot vērā šo faktisko ārgaisa temperatūru. Nu, tātad tas ir viens notika šis te ārējais mudinošais faktors, enerģijas pieejamība un energoresursu cenas, un mūsu energopārvaldības sistēmas ir uzdevums nomonitorēt, kādas bija sausais atlikums, jeb šo sekas šim lēmumam. Ja, un tad šeit attēlotais grafiks ir viens no pierādījumiem, savs pierādījums tam, ka, jā, samazinot telpu temperatūru, protams, arī tipiski arī siltummezglos kaut kas vienmēr tiek darīts un mazliet uzlabots, bet tur nekad tādi strauji kritumi netiek novēroti, tad šis ir tīri no tā, ka mēs samazinājām telpas temperatūru. Šeit vizuāli mums, protams, ir gan pieprasīt, gan sagatavot reāli jau arī detalizētāki aprēķini, tātad tas ir viens no energopārvaldības sistēmas uzdevumiem atbildēt uz jautājumiem vidējai augstākai vadībai par to, kā tad mums iet un kādas ir mūsu lēmumu šajā gadījumā samazināt telpu temperatūru sekas. Jā, es te kaut kam paskrēju garām. Jā, tad vēl viens no rādītājiem, ko es arī tajā rādītāju sarakstā pieminēju, ir siltumenerģijas patēriņš pret apkurināmo platību. To mēs gan redzam šeit skaitliski, tātad šeit konkrēti ir izvēlēta viena no ēkām, Krišāņu Valdemāra ielā 38, un jā, tur savukārt atkal tiek negluži varbūt sekots līdzi šim rādītājam, bet kaut kādos apstākļos pie kaut kāda jautājuma mēs vienmēr varam sastrukturizēt ēkas pēc to patēriņu uz kvadrātmetriem. Tas varbūt nav, pirmkārt, tas rādītājs ir jēgpilns, ja viņu rēķina par gadu kopumā, jā, tad gada griezumā mēs varam šo jau apskatīt. Un te ir vienmēr tas jautājums, citiem faktoriem paliekot nemainīgiem. Un tādi apstākļi, es teiktu, ka kopš energopārvaldības sistēmas ieviešanas īsti nav vēl iestājušies, proti visu laiku mainās šie apstākļi. Tad vienu no tiem es jau pat pieminēju, proti šis energoresursu faktiski krīzes apstākļos pieņemtais lēmums, kas nav normāls attiecībā pret telpas vispārēju izmantošanu, vai arī, piemēram, šeit mēs to neredzam, laikam te mēs šajās bildēs neredzēsim, bet tad ēka, kura ir bijusi rekonstrukcijā, 22. gada, piemēram, tur pavasarī pabeigta rekonstrukcija, tad attiecīgi līdz 22. gada janvārs, februārs, piemēram, mēs redzam vēl veco normālo patēriņu, un tajā pašā gadā, oktobris, novembris, decembris, mums jau ir jaunais normālais patēriņš. Ja? Un līdz ar to tam konkrētajam, manis aprakstītajam, tikko izdomātajam gadam izrēķināt siltumenerģiju pret apkurināmo platību, mēs tā kā prātā saprotam, ka tas ir daļēji nekorekts aprēķins, viņš ir faktiski atbilstošs cipariem, bet mums ir jāpagaida vēl viens gads, lai mums būtu pilns gads jaunajos apstākļos. Un tad mēs varam, un līdz ar to mums ļoti bieži sanāk salīdzināt 22. gadu ar 20. vai 19. gadu ar pārrāvumu, lai mēs tiešām varētu saprast to tiešo ietekmi, piemēram, ēkas rekonstrukcijai. Tad mums vēl pa vidu bija, protams, attālinātais darbs ar
un, piemēram, Sīvas gadījumā tas nozīmē arī faktiski samazinātu pakalpojumu, tika baseini atslēgti un daudz citas lietas. Līdz ar to vēl arī, pat jau labi, 22. gads jau mums ir pilns normāls, pret to mēs atkal varam salīdzināt, bet vienu brīdi arī energo pārvaldības sistēmai bija tāds zināms iztrūkums, jo pret iepriekšējo, proti pret 20. gadu īsti nevarēja, tad pret 21. arī atkal nevarēja. Tur visu laiku bija jāņem tie citi ārējie faktori, vai nebija noticis glātienes darbs, vai pakalpojumi tika samazināti. Līdz ar to tie ārējie faktori visu laiku ir un būs, un tāpēc ir nepieciešama būtībā, lai šo visu tā kā aptvertu un spētu izdarīt kaut jau kādus secinājumus, visu laiku ir nepieciešams šāds kaut kāds dinamisks rīks, kuram mēs varam dinamiski šos datus apskatīt. Nevis reizi 3 gados, vai reizi 2 gados, vai reizi gadā, bet tā kā visu laiku, un lai noķertu tos mirkļus, kad mums ir nepieciešams, piemēram, tagad, pat sāksies apkuras sezona, tagad ir, vienalga, ko mēs esam līdz šim runājuši, tagad ir vēlreiz jārunā ar siltummezglu uzturētājiem par to, tad mēs gribam režīmus telpās tādus. Mēs gribam, lai jūs tagad iestatot režīmus, atkal piedomāt par tiem tāpat, kā jūs darījāt tā iepriekšējā gadā. Nevis vienkārši palaistu, apkuras sistēmu ēkā, bet lai piedomātu pie tā un pavērotu, kā viņa ieslēdzās. Un pēc dažām nedēļām vai dienām apskatītos, vai tā ir ieslēgusies tā, kā mēs gribējām, lai viņa ieslēdzās. Ja. Tā, tas ir tāds atkal jau darbs ar, šajā gadījumā, mūsu gadījumā ar ārpakalpojumu sniedzējiem. Ja mēs runājam par Rīgas objektiem, savukārt mums vēl vienu papildus sarežģītību vai interesantumu šai visā rada tas, ka mums vairāk ēku kompleksi, tad tie, kas attiecās uz valsts sociālo aprūpes centriem, tiem apkuri tiek nodrošināti lokāli, proti savās katlumājās. Pat jau gandrīz visur ir pārietis uz vismaz atjaunīgiem resursiem. Tad galvenokārt ir granulu katli, ir objekti, piemēram, Liepājas stats, kas ir pieslēgts Liepājas pilsētas siltumapgādes sistēmai, bet visbiežāk viņi nav, jo tie neatrodās apdzīvotās vietās, lielās apdzīvotās vietās, un pieslēguma centrālai siltumapgādes sistēmai īsti nav iespējami, jo tie ir daudz 10 kilometru attālumā. Bet arī šie dati ir šeit un standartizēti, proti, lai būtu savstarpēji salīdzināmi. Tur mēs tātad izrēķinām kurināmo enerģijas vienībās un saprotot, ka tā ir tikai primārā enerģija, mēs esam spēruši soli tālāk, un katrā no šiem objektiem mēs esam uzstādījuši arī patērētās siltumenerģijas skaitītājus. Tad līdz ar to tur mēs runājam gan par primāro enerģiju, gan par sekundāro jau patērēto enerģiju, ko mēs jau ar kontrolu skaitītājiem, kas attālināti nolasīti, dabūnam. Un līdz ar to šajos grafikos mēs tiešām, ja varbūt 19. 20. gadā mēs runājam par primāro, tad 21. 22. gadā mēs jau runājam par reāli patērēto. Gan atkal ar piebildi, tātad ir iekšējās siltumtrases, tātad, lai saprastu, valsts sociālās aprūpes centrs var sastāvēt no 2, 3 vai 4 ēkām, kuras savstarpēji ir savienotas ar siltumtrases un tātad iekšējiem zudumiem. Es saprotu, ka mēs nonākam līdz prezentācijas beigām, laikam esmu mazliet aizrunājies. Pabeigšu ar izaicinājumiem, jebšu būtiskākajām problēmām, tad tie joprojām ir un paliks. Mēs varam pilnveidoties, bet tas vienmēr būs fonds. Tad patēriņu datu uzskaiti vienmēr var precīzāk, vienmēr var detalizētāk, vienmēr var vairāk. Tad, jo dziļāk un jo smalkāk mēs novērtējam vienību gan laika izpratnē, gan objektu izpratnē, jo vairāk būs datu, ko analizēt un secinājumu, ko izdarīt. Un tad ir lietošanas režīmu un patērētāja lietošanas režīmu un atbilstība mērķim, galvenokārt siltummezgli un ventilācijas sistēmas, bet arī sociālās aprūpes centros tie ir, piemēram, tāds ūdens saimniecībām tipisks, bet šiem varbūt netipisks notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, kurām arī jādarbojas efektīvi
un ūdens sagatavošanas ietēs. Un te jāsaprot, ka sociālās aprūpes centrā īsti nav tādu cilvēku, kas tehniski saprastu, kā pareizi ir jādarbojas notekūdeņa attīrīšanas ietēsiem, bet nereti tās ir maza ciema līmenī. Tiešām ar ļoti, ļoti nopietnu ūdens patēriņu. Tā kā tas ir tāds arī viens faktors, kas ir tād, varētu teikt, izaicinājumi jeb šo problēmu grupā. Jā, kaut kā tā. Paldies. Jautājumus, kā iepriekš minēju, atstāsim diskusijas sadaļai, bet šis bija ļoti labs piemērs tam, kā izskatās sistēma, kura ne tikai ir ieviesta, bet arī tiek uzturēta un izmantota. Un tālāk aicināšu Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības energo pārvaldnieci Dainu Bārtoli pastāstīt par savu pieredzi arī jau ieviestā sistēmā, tās ieguvumiem, izaicinājumiem un nākotnes plāniem. Jā, labdien! Ceru, ka es pareizi. Labdien! Sveiciens šeit no Rēzeknes. Tātad Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldībā. Es kaut ko... Otrādi? Otrādi, jā, viss ok. Tātad energo pārvaldības sistēma... Daudz es domāju par to jēdzienu kā tādu, un arvien vairāk es saprotu savā darbībā, ka var vilkt tam visam vienādības zīmi ar ilgtspējīgu saimniecisko darbību. Jo viens bez otra nevar pastāvēt, un tāpēc man liekas, tas kāds zem kādreizējās varbūt saimnieciskās darbības, tas ir izvērsts varbūt plašāk un nosaukt savādākā vārdā. Bet pa lielam šīs visas darbības, kas ir ēkā, ir pa lielam tāda laba saimnieka darbs. Tātad Rēzekne energo pārvaldības sfērā ir pašvaldība ēkas, kas ir lielākas par 200 kvadrātmetriem un kam ir pieslēgta centrāla apkure vai ir arī, teiksim, savādākā veidā apkurināmas telpas. Tātad, numur 1, tas ir tātad sistemātiska pieeja enerģijas rādītāju patēriņiem. Tātad certifikācija un ieviešana pat ir sākta 18. gadā. Pārsertifikācijas augusts audits mums tagad katru gadu ir apmēram janvāris. Dokumentācija, tas, kas ir varbūt tiem, kas vēlās šo te energo pārvaldības sistēmu ieviest, tātad šie ir tie 3 galvenie dokumenti, kas pavada mūsu visu laiku. Pārvaldības tāda sfērā ir ēkas 38 gabalas, kas ir tajā ietilpst sporta būves, bērndārzi, skolas, sociālaprūpes centri, ielu apgaismojums un luksofori. Skatoties uz šiem te skaitļiem, man gribās teikt, ka tā ir certificētā sfēra, bet strādājot ar šo visu, katru gadu rezultātu ir vēlme monitorēt vairāk, un mēs to arī darām. Tā kā es saprotu, šeit auditorijā ir tie, kas vēlās ieviest šo sistēmu. Pirmais un numur 1, kas jums ir vajadzīgs, tas ir labs konsultants. Mums konsultants bija Artūrs. Tad, teiksim, viņš atbildēja, teiksim, uz šiem te jautājumiem, kad tev atnāk un tu vispār nezini par to neko, tad tev izstāsta. Un tad ir pirmais, tagad es varu to pateikt, ja, kad jums ir jāsaprot, ko jūs vēlaties monitorēt. Un konsultants jums pateiks, ko jums vajag monitorēt, ne tikai to, ko jūs vēlaties. Tad ir jāsaprot, ko mēs vēlamies no tā iegūt. Priekš kam tad vajag? Un ko mēs darīsim ar to, ko jūs ieguvāt. Un plus tam visam jūs iegūstat, bet ko jūs ar to darīsiet? Tātad uz 2. un 3. jautājumu parasti spējīgi atbildēt visi. Tad seko pēc konsultanta
skaista Excel tabula. Šajā gadījumā tas ir ekrāna šāviņš tātad no mana datora. Tas ir tas pirmais, kas jums būtu jādara patiešām Excel tabula, kad jūs saprotat, kas ir jūsu rīcībā, cik lielas ēkas, kad jūs uzskatāmi redzat vienu vietu, visus kvadrātmetrus, kad jūs redzat vienu vietu savas ēkas aprakstus, pie kā jums palīdz konsultants un pie kā tātad jūs ir tādi atspērieni punkti, varbūt par ko jūs nemaz nevarat iedomāties, kas patiesībā ir ļoti svarīgi. Kopsumā, teiksim, tas ir pārskatāmi kopskatām, un ko es arī joprojām pie certifikācijas izmantoju, tomēr šo te Excel, jo tas ir varbūt vienu vietu apkopoti šie dati, droši vien viņi no sākuma ieraugot liekas, ak nē, bet te, piemēram, ir redzams, jūs redzat tādas zaļas strīpiņas, ja, tur dzeltenas un tādas. Te jūs, es redzu tā, tiks uzsākta rekonstrukcija, tātad dzeltenais ir sākti šie sagatavošanas darbi un iet būvniecības process. Tikai Excelī es varēšu redzēt pārskatāmi, cik tad šis te periods ir garš. Tā, jā. Tātad strādājot ar energo pārvaldības sistēmu no 18. gada, 22. gada beigās tika uzsākts pašvaldībā digitalizācijas process. Tas bija ļoti grūti sākotnēji, jo vispār tu nesaproti īsti, ko tad vajag, jo tas viss maksā naudu. Un ko vēlamies no tā? Tātad mans kā energo pārvaldnieces uzdevums, tātad es izsvēru nepieciešamību pēc objektu digitalizācijas uzskaitē. Man gribējās, lai tai būtu jēgpilna atdeve. Varu pateikt, kad luksofori nav digitalizācijas uzskaitē. Pamatošu, kāpēc, jo es neuzskatu, ka luksoforiem mēs varam kaut ko samazināt. Viņiem ir jāstrādā. Mēs nesamazināsim elektrības patēriņu luksoforiem, līdz ar to man neliekās jēgpilni maksāt par to, kā Arturs teica, kapeikas 80 centi par luksoforu. Nu, man žēl. Ja, man žēl. Vajag pārskrēju. Un ir, teiksim, tas, ko tomēr mēs digitalizējām, ir tātad ēkas un ielu apgaismojums. Tātad, ko mēs darām ar to, ko mēs iegūstam, mēs digitalizējam. Tātad, tas dod iespēju, vislielākais iegūms ir redzēt patēriņu pa stundām. Ko tas liek darīt? Tas ļauj nospraust mērķus. Tu saproti, kurā stundā ir noticis kaut kas, tu analizē, eju un jautā, un tas tev liek izlemt, ko tad darīt ar to, kas tur notiek. Tikai darba gaitā jūs sākotnēji nekad nesapratīsiet, kas tad būs. Liekas, ka tagad visu saliksim, viss būs baigi labi. Nē. Darba gaitā atklājas nepilnības. Darba gaitā atklājas riski, varbūt par kuriem jūs vispār nebijāt iedomājušies. Tātad iezīmējas arī vienotas pieejas vadlīnijas, ko arī sākotnēji, kā energo pārvaldniece, nevarēju iedomāties. Tātad arī izkristalizējās kaut kādi jauni jēgpilni risinājumi ieviešanas nepieciešamība lielam, bez kā jūs saprotat, ka īstenībā bez tā nevar strādāt. Un nākošais un pa lielam vissvarīgākais ir darbinieku izglītošana. Kas ir zem vienotas pieejas vadlīnijām? Tas ir, es neesmu viena pati, ir arī Rezeknes siltumtīkli, kam ir arī sava sistēma, kam ir sava datu nolasīšana, un mums ir jāstrādā kopā, un tātad tur ir savas tehniskās lietas, jā, kam būtu, teiksim, jāsaskan mums kopā, lai mēs varam arī šos datus nolasīt, un, lai šīs sistēmas kopā strādā. Tas ietekmē arī projektu izstrādi, tas ietekmē arī to, kas tad projektā ir jāparedz.
kāda veida skaitītāji, jo tas dar siltumtīkliem. Viņi spēja viņus nolasīt, šie skaitītāju veidi, arī it kā sīkums. Bet tajā momentā, tad, kad tu saproti, ka tu nevari pieslēgt ēku digitāli, tu saproti, ka ir jāmaina skaitītājs. Iepriekš droši vien tas vienkārši nebija aktuāli, tas vienkārši tā bija. Tad kādas darbības izkristalizējās principā no pagājušā gada augusta, kas man likās, ka viņu vienkārši vajag. Tātad uzstādīti mikroklimata sensori. Tad iespēja robežās, tātad šie te skaitītāji, ko es pieminēju, tika nomainīti, kas dara, jo šie te ar siltumtīklu sistēmu, kas sadara un sadara arī ar mani, tad ir uzlikta šī te viedā uzskaite, ir pieslēgta sistēmai un mēs esam gatavi jaunai apkuras sezonai. Tātad ēku darbinieku apmācības viennozīmīgi dotajā brīdī mana daļa no manas komandas tagad ir Rīgas siltumtīklos, es nedaudz aizšmocu projām, bet mēs cītīgi mācamies, tas ir pirmais varbūt tāds lielais apmācību process, ko mēs esam iesākuši, ko es arī monitorēšu atsevišķi, man būs interesanti šīs te ēku saimnieku apmācības siltummezglā, kā tad tas ietekmēs viņu datus. Tas būs tāds mans darbiņš un man ir ļoti interesanti. Kas pie digitalizācijas ļoti atklājās, tātad neizmantotās sadalas tīklu jaudas. Tātad ieviešot digitalizācijas procesu, jūs to visu varat redzēt. Vismaz Reizekne var. Cik tad ir izmantots, cik ir palicis pāri. Kopsumā uz pilsētu mēs, ja skatās pēc naudiņām, tad apmēram uz pusi mēs samazinājām. Pa visu pilsētu mēs samazinājām apmēram 50%. Te var būt tāds piemērs 22. gada decembris. It kā viss baigi feini, augšā ir elektrības patēriņš, apakšā ir siltums. Un tātad var izteikt redzēt brīvdienas, dažādi vēl citi rādītāji, kas tur mākoņainība un ārgaisa temperatūras un viss tā tālāk. Un apakšā tā pati ēka, tas pats periods, tas ir siltumenerģija. Un es tagad domāju, skatos un domāju, ko tad vajag? Es redzu cilvēku regulē, viss notiek, it kā viss labi, ko tu gribi vēl? Un es nopirku sensorus. Vienkārši sensorus, kas savietojās ar mūsu digitālo sistēmu. Un te var redzēt, es aizvedu sensoru, cik tagad atceros 7. janvārī, vai kaut kur šitajos datumos, tā nedēļa pagāja. Un es saku, es klausos, viņi redz iekštelpu temperatūru, un viņi saprot, ka viņi var nogriezt vēl zemāk. Un dotajā brīdī mēs redzam, ja šīs, tā 1, 2, 3, 4, 5, šīs ir brīvdienas, 635 kW un 580. Viņi saprot, ka īstenībā ēka tur temperatūru. Viņi neatdzies tik ļoti, un te ir uz pusi mazāk, te jau ir 322. Ja gadā, cik mums ir brīvdienu, tad var sarēķināt, cik īstenībā šis ietaupījums varētu būt. Un tad mēs ejam uz priekšu. Mēs skatāmies pēc ārgaisa temperatūras un vadāmies pēc iekštelpu. Principā dotajā gadījumā mēs sākām strādāt, tā ir tāda varbūt mans izdomājums, kad mēs pēc ārgaisa vadāmies ļoti maz. Mēs sākām izzināt katru ēku, cik tad kura tur siltumu, cik kurai var pazemināt šo te temperatūru, un tā mēs ejam uz priekšu. Dotajā brīdī priekš manis ir izaicinājums, vēl nevar atrast algoritmu, bet es viņu noteikti atradīšu, cik tad grādu dienas un 1 grāds, cik tad ir kilovatstundas katrai ēkai. Tas ir mans tāds mazais sapnis, ko varētu iedot ēku saimniekiem kā špikeri. Protams, ir vairāk ietekmes faktori, kas varētu to ietekmēt, un tas īsti nestrādāt, bet vismaz apmēram tas vismaz ir priekš manis tāds.
izaicinājums. Un te ir, teiksim, viena ēka arī, kam nav tātad augšā, zinām, kad sadales tīklu skaitītāji visi ir viedie, un apakšā tātad, ja nav šī te skaitītājs, kas ir viedā nolasīšana, tātad sistēma vienkārši izrēķina vienmērīgu kaut kādu patēriņu, kas ir kaut kādā periodā. Priekšrocība digitālajai uzskaitei ir ātra faktu konstatācija. Šajā gadījumā ir bērndārs ar baseinu, un viņiem nāk uz laiku tie pārtēriņu, par katru punktiņu, ka punktiņš ir 1 diena, un tad, kad ir viņiem šis te pārtēriņš, ko es esmu novilku uz šo te bāzes līniju, kad atnāk pārtēriņš nākošajā dienā 2:00 man atnāk paziņojums, un atnāk paziņojums ēkas saimniekam, kad jums ir pārtēriņš. Viņam ir pienākums ieiet sistēmā un uzrakstīt man paskaidrojumu. Es viņiem dodu uzdevumu, kas tad ir noticis. Viņi iet iekšā un skatās. Šajā gadījumā viņi saka, mēs izsteigām visu ēku, mēs neko neatradām, mums viss ir kārtībā. Nākošajā dienā atkal tas pats. Nu, tad, kad jau tie punktiņi sakrājās, tad es kā energo pārvaldnieks paliek ļoti dusmīga. Finālā rezultātā bija tas, kad izsauca šo te apkalpojošo firmu, un ventilācijas sistēmā bija tehniska kļūme, un tāpēc bija šis te pārtēriņš. Lielam nebūtu šīs te sistēmas, es domāju, ka viņi ļoti ilgi šitā turpinātu. Nāktu tas rēķins, atnāk vienreiz mēnesī, viņi samaksā, tā sanāca. Bet lielam šis ir tāds ļoti, ļoti tāds spilgts piemērs, ko es arī uzsveru, teiksim, ēku saimniekiem, kad šis ir jūsu palīgs, ja kas notiek, jūs uzreiz varat reaģēt. Principā tas ir pirmais lozungs, ar ko es eju. Vai tas atmaksājās? Liekas, tur 80 centi, tur es arī tā teicu. Sākotnēji te var redzēt tieši apkuras sezona pagājušā un iepriekšējā. Jā, iepriekšējā bija daudz augstāka, bet šis ir tātad Reizeknes visu ēku patēriņš megavatstundās. Ietaupījums ir nepilnas 1900 megavatstundas, kas ir pietuvojies Covid laika patēriņam, kas man liekas baigi forši. Es esmu baigi lepni par šiem rādītājiem, jo izrādās, ka var ar visu to, kad ēkas daudz nestrādāja un viss pārējais, un šie te klimata sensori, principā bija pirmais mans palīgs šajā te procesā, kad tu redzi, cik tad zemu tu vari pazemināt šo te temperatūru ēkā, un cik tad viņa ilgi tur, un cik viņai vajag stundas uzsilt, varbūt līdz tiem 8, tad, kad, piemēram, bērni sāk iet uz bērndārzu vai kāds iet uz darbu, lai tomēr šī te kaut kāda uzstādītā temperatūra, teiksim, tiek noturēta. Lai ir komfortabli, lai nav tā, ka ir jāsalst. Liku 1. 2. Jā, te ir tas Covid gadu salīdzinājums, liku atbilstoši 1. un 2. ceturksni, jo 23. gads, tad ir tas 1. un 2. ceturksnis, tad, kad ir tas jau digitalizācijas process, jā, un šeit mēs redzam atšķirību, ka principā šie te 2 Covid gadi, jā, kas ir, neskatoties uz to, ka ir gājušas klāt ēkas, kas papildina, teiksim, pašvaldības ēku sarakstu. Kas ir visgrūtāk šajā visā procesā? Ieinteresēt darbiniekus. Tas ir vissmagākais, kas vispār var būt. Priekš manis visgrūtākais ir noteikti iespējamo sasniedzamo mērķi. Mēs varam uzlikt augstus mērķus un pēc tam domāt, ko ar viņiem darīt, jo īstenībā tas nav iespējams. Par cik šogad mēs uzstādījām viedo uzskaiti, tātad plus mums gāja 11 ēkas. Šajā apkuras sezonā, ja klāt kā viedā uzskaite, tad palīgā tika ņemts BVKB mājaslapā pieejamais enerģijas ietaupījuma katalogs, lai saprastu, cik tad procentus vispār reāli varētu no tā
dabūt ārā, jo man tā grūti pateikt. Nu, ir jaunais skatītājs, nu, cik es dabūšu. Nu, es nezinu. Grūti mainīt ieradumus kolektīvi. Ir kāds apzinātāks darbinieks, ir kāds neapzinātāks, kādam vispār to nevajag, kāds pasaka, tas ir tavs darbs. Bet tas ir tas kolektīvā domāšana, kas īstenībā ir visgrūtāk. Pagājušajā apkuras sezonā mēs esam sasnieguši ļoti labus rezultātus, un tagad ir baigi smagi viņus noturēt. Vēl nav sākusies apkuras sezona, bet es jau redzu, kad elektrība lec gaisā. Un es saku, bet pagājušajā gadā taču jūs varējāt, kāpēc jūs nevarat šogad? Nu, tā ir. Jā, bet tas ir tas darba izaicinājums, tas ir tas, varbūt tas energo pārvaldnieka tā misija, tomēr censties šos te rezultātus noturēt. Bez saimniekiem es to nespēju. Un es domāju, pagājušā gadā viņi tiešām ir ļoti, ļoti labi pastrādājuši. Bet tagad ir galvenais noturēt. Šis ir aicinājums. Es saprotu, ka te vairāk ir tie, kas nav ieviesuši sistēmu, bet varbūt mani kāds sadzirdēs. Tad, kad man ir kaut kādi projekti un ir dažādi sasniedzami rādītāji, kas ir pašvaldībā, tad es sāku meklēt tādus pašus kā es, kas varētu pievienoties. Tātad mēs jau esam uzsākuši, mums ir bijušas pāris online sapulces, kad man ir interesanti, kad, piemēram, noteikti savā laikā ir celti pilnīgi vienādi bērndārzi pēc pilnīgi vienādiem projektiem. Bet atjaunot viņu droši vien ir ar dažādām metodēm, ir kaut kādas darbības, kādam ir kādas veiktas, kādam nav kādas veiktas. Ja? Tad man ir interesanti šī te datu salīdzināšana ar dažādām pilsētām. Dotajā brīdī mēs esam tādas vienas ēkas meklējumos, lai tas neizvēršās par baigi lielo darbu, jo visiem ir savi pienākumi un viss pārējais. Bet mēs tomēr cenšamies nevienmēr sanāk, bet katra mēneša 2. piekdienā online vidē saslēgties. Dotajā brīdī mēs esam atraduši vienu bērndārzu Jēkabpils un Rēzekne, kur ir pilnīgi vienāds. Patēriņi absolūti dažādi. Pilnīgi dažādi. Un man interesē, kāpēc. Man interesē. Ja varbūt ir dotajā, varbūt ir, ja kāds var man ieteikt, Artūrs varbūt, kā vēl varētu, teiksim, salīdzināt kaut kādas ēkas, saprast, ko tad mēs daram nepareizi, jo kaut kurā momentā tomēr sanāk tā, kad liekas, ka projektā kaut kas ir greizi, bet es neesmu tiesīga teikt, ka projekts nav pareizs. Un tomēr kaut kas nerimējās kopā, un tāpēc palielam es esmu tādos es esmu vienādu ēku meklējumos pa visu Latviju. Varbūt kāda pavisam nav renovēta, arī tas būtu baigi labi. Salīdzināt šos te datus. Varbūt viņa darbības režīmus, varbūt, da jebkas, bet principā šo te mēs esam darba procesā. Es esmu kā iniciators un nosaucu to par iniciatīvas grupu. Tad aicināšu, kam ir interese, nododot kolēģiem, atsūtiet man uz e-pastu pieprasījumu, ka jūs esat ar mieru. Es nosūtīšu attiecīgi šīs ēkas plānu, kas ir, teiksim, kas ir atrasts, varbūt, ka jums arī kāds ir, varbūt ir kaut kas cits, ko piedāvāt. Katrā ziņā būšu priecīga, strādāsim efektīvi. Paldies! Liels paldies! Tagad kādu 5 minūšu tehniskā pauzīte, un tad mums būs diskusija, tā kā jums ir 5 minūtes apdomāt savus jautājumus, ko jūs vēlasieties uzdot mūsu diskusijas dalībniekiem.